cienījamās dāmas, godātie kungi. Patiesas prieks jūs redzēt šeit. Jāsaka tā, tik kuplā skaitā Rīgas ekonomikas augstskolas Soros auditorijā, kur tiekamies uz ikgadējo ēnu ekonomikas pētījumu prezentāciju. Un jāsaka tā, ka šī ir jau kopumā 16. reize, kad šis pētījums tiek prezentēts. Un man šķiet, ka grūti iedomāties tādu Latvijas ekonomiskās un politiskās vidas kontekstā pētījumu, kurš dzīvot vēl ilgāk nekā šis pētījums. Un domāju, ka šī tradīcija, kur patiesībā nav spējis laust ne Covid, ne citi pēdējo gadu izaicinājumi, patiesībā pierāda tikai to, ka tās tēmas, kas teiksim tā, ikdienā nezaudē aktualitāti, spēja dzīvot arī tādā pētījuma kontekstā, un man šķiet tā ir tiešām svarīga lieta. Ar tiem, ar kuriem neesam pazīstami, mans vārds ir Jānis Elpēters, esmu LTRK valdes loceklis, un arī LTRK tik tiešām šī pētījuma viens no tādiem, ja tā var teikt, urdītājiem. Pētījuma sadaļu mums palīdz īstenot citi kolēģi, un ar viņiem jau iepazīsimies pavisam drīz. Un jāsaka tā, man arī šodien bija tas gods viesoties Rīta panorāmā, un es teikšu jums atklāti, nav nekā grūtāk, kā aiziet uz Rīta panorāmas raidījumu un pateikt to, ka jūs vēl īsti nezināt, kādi tad ir dati, jo arī LTRK savā pusē vēl pagaidām nezin precīzus pētījuma rezultātus. Sliktās ziņas ir tādas, ka ēnu ekonomika šogad nav mazinājusies, ja skatāmies salīdzinājumā ar pagājušo gadu. Tas nozīmē to, ka pēdējo gadu sarūkošā tendence ir lausta, un faktiski esam atgriezušies tajā momentā, kad vai nu stāvam uz vietas, vai ēnu ekonomikas apmērs jau atkal pieauga, bet jāsaka tā, ka arī pētījuma rezultāti liecina, ka tomēr ir arī atsevišķas labas ziņas, bet par tām jau noteikti mums niansēs pastāstīs pētnieki. Vēlreiz paldies, ka šodien esat kopā ar mums. Domāju, ka bez liekas kavēšanās ar nelieliem aplausiem sagaidām profesoru Arni Sauku, kurš arī par pētījumu rezultātiem. Paldies! Paldies Jāni, un paldies Latvijas Tirdzniecības un Rūpniecības kamerai par ilgadēju sadarbību. Un te ir daudz cilvēku, gan no Finanšu ministrijas, gan no valstsiem dienesta, gan citām institūcijām, ar ko mēs sadarbojamies. Es nezinu, vai tas ir labi vai slikts, ka šis pētījums nezaudē aktualitāti, bet esam mēs tur, kur esam, un šodien es stāstīšu par jaunākiem rezultātiem, kā jau Jānis teica, 16. reizi no šīs te skatuves, un joprojām šie ir 3 jautājumi, uz ko mēs cenšamies atbildēt, kāds ir ēnu ekonomikas apjoms, kādi ir veicinošie apstākļi un ko tad ar to darīt, un joprojām mēs strādājam kopā ar manu kolēģi Tālu Putniņu, kurš joprojām sveicina jūs visus no Austrālijas. Patreiz vēl nav atbraucis līdz Latvijai, bet gan jau kādu konferenci arī būs šeit, un arī metodēs daudz neiedziļināšos. Mēs joprojām izmantojam to pašu metodi. Tie tās no jums, kas vēlās mazliet vairāk zināt, var palasīt šo te rakstu, vai arī pēc tam Rīgas ekonomikas augstskolas mājaslapā būs publicēts plašāks izklāsts par pētījumu, kur arī aprakstīta ir pati metode. Es domāju, mēs arī uzreiz ejam pie pašiem rezultātiem. Jānis jau galveno tendenci pateicis, es parādīšu precīzāk. Tas, ko mēs šogad redzam, ir, kad Latvijā ēnu ekonomika ir principā palikusi tajā pašā līmenī, kāda tā bija pagājušo gadu. Šo te 0,4% it kā pieaugumu, to nevar uztvert par nopietnu, tas nav statistiski nozīmīgs, bet ir skaidrs arī, ka šī tendence, kas bija vērojama no 2022. gada, kad ēnu ekonomika mazinājās, un to mēs arī vairs īsti Latvijā neredzam. Tā ir tā nosacīta sliktā ziņa. Savukārt Lietuvā mēs redzam, ka ēnu ekonomika ir mazinājusies par to 1% punktu mazliet vairāk, un Igaunijā attiecīgi pieaugusi. Un ja mēs pastamies tādā kā dinamikā citā grafikā, tad tas, ko šeit jūs skaidri varētu nolasīt, ir, kad šī te konverģence Baltijas valstu starpā ēnu ekonomikā turpinās, un mēs vairs nevaram runāt par kaut kādām lielām atšķirībām Baltijas valstīs ēnu ekonomikas ziņā. Ja? Būtībā statistiski nozīmīgas, principā viņas vairāk nav. Ja? Un tad, protams, mēs runāsim konferencē, kāda tad varētu būt šie iemesli. Ja? Tie galvenie droši vien ir tie, kad Covid-19 krīzes sekas, un arī lielākās sekas no Krievijas kara Ukrainā, tās jau bija iepriekšējos gados datos atspoguļojušās. Šogad mēs viņus vairāk neredzam. Un arī tās aktivitātes, ko politikas veidotāji ir ieviesuši ēnu ekonomikas mazināšanai, kuras iespējams ir devušas kaut kādus rezultātus, tagad, acīm redzot, arī ir jāpārskata, un varbūt ir laiks arī jaunām iniciatīvām. Ja? Bet par to mēs runāsim vairāk pašā
konferencē. Galvenais ēna ekonomikas dzinējs joprojām ir aploksņa algas. Latvijā jūs redzat, aptuveni pusi no ēna ekonomikas tas sastāv. Ja ēna ekonomika būtu 100% kopumā, tad apmēram 50% tās ir aploksnes. Tad mēs skatāmies uz dažādām ēna ekonomikas komponentēm. Šī ir aploksņa algas apjoms, respektīvi vidējā algas daļa procentos, kur uzņēmēji reāli maksā, bet slēpj no valsts. Tur mēs redzam, ka ir tāda nedaudz arī pozitīva tendence Latvijā un arī šeit. Latvijā, Lietuvā, Igaunijā lielas atšķirības, lielas starpības vairāk nav. Tātad ienākumu neuzrādīšanas apjoms arī Latvijā tā tendence nav negatīva vismaz, un lietuvieši, jūs redzat, ir sliktākā situācijā, diezgan būtiski nekā Latvija, kas arī varbūt ir viena no komponentiem, kas izskaidro, kāpēc Lietuvā ir lielāka ēna ekonomika nekā Latvijā kopumā. Un arī darbinieku neuzrādīšanas apjomu mēs redzam tendencīt, kas Latvija, Igaunija ir diezgan tuvu, un Lietuva arī mazliet ir augstāk. Vēl viena lieta, procentu no līguma summas, lai nodrošinātu valsts pasūtījumu, par ko arī mēs runāt varētu valsts iepirkuma kontekstā, piemēram, tad arī it kā tendence Latvijā nav negatīva, bet Lietuvā šī tendence ir vēl sliktāka. Tas ir tas, ko mēs esam runājuši iepriekšējās konferences, kad pēc būtības Lietuvā mēs redzam, jo vairāk ekonomikā ienāk nauda, jo šie rādītāji, kas ir saistīti ar korupciju, paliek augstāk. Tas ir tas, ko mēs novērojam jau vairākus gadus. Par reģioniem Latgalē mēs redzam lielāku ēna ekonomiku nekā citos reģionos, un jūs redzat, salīdzinoši diezgan būtiski, vai ne? Tad par ēna ekonomiku dažādās nozarēs, es nedomāju, ka te ir liels izbrīns, kādam šis rada būvniecība, joprojām ir lielākā ēna ekonomika, bet tas nav tikai Latvijai specifiski, tas ir diezgan specifiski kopumā. Tomēr es gan šeit nerādu neko dinamikā, diemžēl, bet ja mēs salīdzinām ar gadu iepriekš, tad par 4% punktiem ēna ekonomika būvniecībā ir mazinājusies. Tad kaut kas pozitīvs tur tomēr notiek. Tas ir vismaz tas, ko rāda mūsu dati. Šis varētu patikt bye-bye slaids, jo valsts ieņēmuma dienestu, apmierinātība ar valsts ieņēmuma dienestu uzņēmēju vidū nekad nav bijusi tik augsts, kopš mēs mēram ēna ekonomiku, un mēs redzam, ka Igaunijā tā ir zema. Ja ne pati zemākā, tad varētu būt pat pati zemākā izskatās, kopš mēs mēram. Tā kā bija tie laiki, kad mēs Igauņus aicinājām uz Latviju un teicām, ko mums jādara. Tagad vismaz šeit mēs izskatāmies salīdzinoši labi. Cik tas ir pelnīti, cik tās ir sabiedriskās attiecības, tas ir cits jautājums, arī konferences, es domāju, tēma. Apmierinātība ar valdības nodokļu politiku. Arī te mēs Latvijā tādu sliktu bildi neredzam, un atkal Igaunijā tur politikas veidotāji varētu pastīties, kas tas ir, Citkovs kungs jau māja ar galvu, saka, kaut kas te nav kārtībā, vai ne? Arī varbūt tās būs par ko padiskutēt. Un apmierinātība ar likumdošanas kvalitāti. Tepat Latvija ir labākā situācijā nekā citas Baltijas valsts. Tā kā redziet, dažādi indikātori, dažādas tendences, bet kopumā tā ēna ekonomika joprojām ir augsta, ap 20% visās Baltijas valstīs, un kā es šodien arī teicu, 900 sekundēs TV3, tas nav tas latviskais normāli, tas tomēr ir par augstu vēl joprojām, tā kā ir mums daudz ko šajā ziņā, ko darīt. Un visbeidzot, es parādīšu pāris slaidus. Mēs šogad kopā ar manu kolēģi no Cīrigas universitātes, Baibu Reneti, esam uzsākuši tādu nodokļu morāls pētījumu ar domu mazliet dziļāk iet tajā, nevis arī cik tur tā ēna ekonomika ir kopumā, bet ko tad darīt? Un tieši no nodokļu morāls aspekta. Un šis ir fundamentāli šo pētījumu programmas ietvaros veikts pētījums, tā kā mēs plānojam vēl. Tur būs gan vairāk rakstu, gan, es domāju, arī mēs daudz plašāk par to runāsim. Un tā pavisam īsi iezīmēt galvenos rezultātus, tas, ko mēs redzam, ir, kad nodokļu morāle Latvijā augsta ir apmēram 46% uzņēmumu. Tas nozīmē, ka uzņēmumu necentīsies izvairīties no nodokļu nemaksāšanas, ja būs tāda iespēja. Tas ir tas, kā nodokļu morāla tiek definēta.
Tā kā, kopumā vairāk ir godīgi noskaņot uzņēmēji Latvijā nekā negodīgi noskaņotie. Bet 56% iepratī 46% ir Igaunijā un Lietuvā. Tātad tur ir vairāk. Jā. Un tie, kas saka, kad nodokļu nemaksāšana ir attaisnojama, tie mums būtu 10%, un tie 44% būtu tā pa vidu. Kad sanāk, kad nesanāk, jā, tad būtībā tie 44% un 10% ir vairāk varbūt tie, uz kuriem būtu jāmērķē vairāk šie politikas instrumenti, lai mazinātu ēnu ekonomiku. Mēs skatāmies uz nodokļu morāli nozaru kontekstē, bet tas galvenais secinājums no pētījuma šajā ziņā ir, ka nevis pati nozare, un mēs redzam, jā, būvniecībā ir nedaudz zemāka nodokļu morāla un vairumtirdzniecībā nedaudz augstāka Latvijā nodokļu morāla, bet tā ir tā nozares saucamā etiskā kultūra, kas ir svarīgāka nekā nozara. Respektīvi, kāda etiskā kultūra valda pašā nozarē ir būtiskāka nekā kas tā ir par nozaru. Mēs skatāmies uz 7 dimensijām etiskās kultūras, atkal neiedziļinoties tur dziļi metodoloģijā, 3 ir saistīts ar to, kā pati nozare rāda piemēru, nozares spēlētāji, konkurenti, kas maksā nodokļus. Un tur mēs redzam, ka tas īpaši neietekmē pārāk daudz šo te nodokļu morāli, bet tas, kas ietekmē nodokļu morāli, ir šie te aspekti, kad pastāv reāls seks izvairoties no nodokļiem. Un te mēs vairāk runājam ne tikai par to, kā valsts kā tāda sankcionē un skatās nodokļu nemaksāšanu, bet kā pati nozare veicina, lai būtu kaut kādas sankcijas iekšēji uzņēmumiem nemaksāt nodokļus. Tātad nozars asociācija, būtība atbildība, nevis valsts atbildība kā tāda. Un arī to, vai nodokļu maksāšana ir kopīga norma, vai pastāv skaidri maksāšanas standarti, grūti slēpt krāpšanos. Jā, tās ir tās lietas, kas ir būtiskākas. Tad, tas nebūs šis. Tālāk mēs ar scenāriju palīdzību skatāmies uz testiem pieņēmumu, ka krāpšanās izplatās horizontāli, ja konkurenti nemaksā nodokļus, tad jutīsieties mazāk spiesti maksāt savus. Ja? Kad uzņēmējs skatīsies apkārt, ko tad citi uzņēmēji dara, un tad attiecīgi arī rīkojamies. Un mēs būtībā mēs dodam vairākus scenārijus, prasot uzņēmējiem, cik attaisnojumi ir izvairīties no nodokļiem, ja vairāk krāpjas citi, blakus uzņēmumi, ja mazinās kontrole, būtībā valsts mazāk jūs kontrolē, vai arī ja valsts vairāk šķērdē nodokļu maksātāju naudu. Tad 3 scenāriji. Ja? Un tas, ko mēs redzam, ir, kad uzņēmēji daudz vairāk skrās uz to, kā rīkojas valsts, nevis uz to, kā rīkojas konkurenti. Ir kaut kāda ietekme, protams, arī kontrols mehānismam, tur nav balts vai melns, bet valsts paraugs, kā valsts tērē, izmanto nodokļu maksātāju naudu, tas ir pats primārākais, kas nosaka nodokļu morālu un līdz ar to arī iesaistīšanos vai neiesaistīšanos ēnu ekonomikā. Un visbeidzot, šī pati nozares etiskā kultūra reizēm strādā kā buferis arī gadījumos, kad kā mēs rakstam rakstos, kad valsts nepilda savas funkcijas. Respektīvi, tajās nozarēs, kur par izvairīšanos no nodokļu maksāšanas ir tiešām saks, kur pastāv arī tā iekšējā sankcionēšana, iekšējā kontrole, tur pa 40% nodokļu morāli tik un tā ir augstāka pat gadījumos, kad uzņēmēji uzskata, kad valsts nepārāk labi iztērē nodokļu naudu. Ja? Un arī nozarēs, kur uzņēmējiem ir kopīgi apņemšanās ievērot nodokļu maksāšanas noteikums, ja? Ir šī te pozitīvās. Tas ir tāds kā buferis un atkal nozara asociāciju tieši ietekme, kādā veidā šī etiskā kultūra nozarēs tiek veidot. Un paši galvenie secinājumi, te ir virkne ieteikumu nozara asociācijām, ja, un te ir vairāk nozara asociāciju pārstāvji, ja, par to, kādā veidā strādāt vairāk ar nozarēm un kā veicināt nodokļu morāli. Tie ir politikas veidotājiem, tie, kas ir šeit, galvenais ir atziņa ir tā, ka tas, kā es uzsveru uzņēmēju uztverē, ja, tiek tērēta nodokļu nauda, šo nodokļu morāli ietekmē daudz vairāk nekā tas, cik agresīvi tiek apkarota ēna ekonomika, šie te, saucamie kontrolas mehānismi. Jā, tad es pie šī arī beigšu savu prezentāciju un tālāk dodu mikrofonu pasākumu vadītājam Jānim Dumuram, lūdzu.
Paldies profesoram. Man ir aicinājums Ašrādena kungam un Šmitsroķis kundzei, tur brīvie krēsli Lielpētera kungam aizņemt visas brīvās vietas. Organizatori, droši vien tie, kas tur stāv un netiek, es saprotu, ka tev ir izlavīties pa otru pusi, lai tiktu pie brīvām vietām šai pusē, ja tur kāds jums var palīdzēt tehniski, lai nav kājās jāstāv. Paldies vēlreiz visiem, kas ir sanākuši. Es dažos ievadvārdos pateikšu, ka, ja tu arī varētu dabūt to galveno slaidu, sākumu slaidu apakaļ uz ekrānu, tas būtu visam labi. Tātad mums ir šajā pusē, bet šī puse nav svarīgāka pa pirmo rindu, otrā pusē mums ir attiecīgi aizdīto gadu visu bijis finanšu ministrs un valsts ieņēmuma dienas ģenerāldirektori un privātais sektors. Te ir tā drusku sagrupēta tā pirmā rinda ar politiķiem, kuri tā kā sāku viņus aicināt, viņi vēl tur, kurš bija opozīcijā, kurš bija pozīcijā, viņi bija atšķirīgās pusēs. Šitien otrā pusē arī ir privātā sektora dažādi nozara ļaudis un simboliski pa vidu ir amatpersonas, kuras ir nepolitiķi, bet kuras ir likumsargātāji. Un tad mēģināsim tādā atvērtā diskusijas formā, kā katru gadu parunāt pa versijām. Es pieļauju, ka ļoti lielai auditorijas daļai būs kaut kādas domas, ko pateikt vai ko pajautāt. Es nevaru solīt, tas ir atkarīgs, kā mums ies tā diskusija, vai kādam būs iespēja izteikties, vai tikai ar izsaucieniem no zāles, vai pēc tam pie kafijas. Saukskungs, es gribētu, tā mikrofonus daliet abās pusēs, Saukskungs, gribētu vienu jūsu pamatkomentāru uz jautājumu, kāpēc tā? Jo pirms gada mēs drusku citā sastāvā runājām, un bija pārliecinošs vairākums no amatpersonām un politiķiem teica, mums tagad tas apkarošanas plāns, ierobežošanas plāns, viņš sāks strādāt un pēc gada būs labāk. Un nav. Jo? Es minēju jau to makroekonomikas ģeopolitisko ietekmi. Tā ir, protams, viena lieta, bet ja mēs runājam par to tieši atbildību, kas ir pašiem politiķiem šeit, tad ir viena daļa pasākumu, ēnu ekonomikas mazināšanai, kur bija plānot un kur, manuprāt, bija labi un par kuriem es arī pozitīvi pagājušajā gadā izteicos, kas ir lielākoties saistīti ar to, ka iedzīvotājiem ir jāspēj tomēr pierādīt naudas izcelsmi savu. Un ir vairāk tādi signāli, kur notiek kaut kāda nesaprotama iemesla pēc atkāpšanās no šīm te. Privātu māju būvēšanu. Privātu māju būvēšana, tā ir viena lieta, par skaidrs naudas iemaksas, tā ir otra lieta. Un tie būtībā bija tādi divi galvenie pasākumi, ko es redzēju tajā ēnu ekonomikas apkarošanas mazināšanas plānā. Par to man tā gribējās aizdomāties, jo ja jau plāno, tad varbūt... Plāns līdz 27. gada beigām, bet plāns jau nestrādā. Es nevarētu teikt tik skaļi, ka viņš nestrādā, bet tās aktivitātes, uz kuriem es liku cerības un kuras man likās loģisks, man nesaprotam. Protams, tur var runāt, ka tur birokrātija esot un tā tālāk, bet kā tur birokrātija? Es neredzu tur birokrātijas mazināšanu. Pirmās ātrās versijas, Ašrādena kungs. Kāpēc nestrādā pēc tam Roķis kundze, vai, ja jūs gribat secībā otrādi vai otrādi? Labi, jā, par to kopumu. Es laikam piekrīstu profesoram, kad tā situācija stāv uz vietas lielā mērā un arī tas ir uztveres indeks. Un jāsaka par ēnu ekonomiku kopš tādiem dažām reakcijām no parlamenta un arī valdībā, tad tas ir arī mazāk par to ir runāts. Bet dažas lietas, ko es gribētu pateikt, kas ir bijis nostrādājis ļoti svarīgi, ir, gribētu teikt, 3 lietas. Pozitīvā ziņā ir reitings, kas ir bijis iepriekš, un viņš strādā, bet viņš sāk sev drusku izsmelt. Tad darbspēka nodokļi, padarot vienkārši minimālās algas sektorā ar neapliekamo minimumu un bieži vien bezjēdzīgu krāpšanos ar tajā pusē. Un tad, protams, vidu reforma, kas varam redzēt rezultātu, kas strādā. Un tad vēl, protams, konkrētās grupas, kas tik mēģina identificēt, piemēram, alimentu nemaksātāji. Bet, protams, iezīmēs arī citas grupas, kas nestrādā. Tad es teiktu, tajā aplausienu daļā, kas bija, kādēļ ir šī reakcija. Tā pirmā, ko es minētu, ir digitālais rēķins, kas gan tehnoloģiski, gan arī individuāli uzņēmumu tāda reakcija dēļ, ja mēs esam iebuksējuši un tam būtu jākustās daudz straujāk uz priekšu, tas padara daudz lietas vienkārši neiespējams.
Tad, protams, divi jautājumi, ko jūs arī pieminējāt. Tad pirmais bija būvniecība, kurā konkrēti politiski spēki pateica, nekāda kontrola tur nebūs, katrs var darīt, kā grib. Un, protams, kontrola pār bankomātiem, tā teikt, brīvība individam. Un tad, protams, ja valsts dienestam nav datu, tad ir ļoti grūti kaut ko darīt. Un tie bija tie galvenie, kas tā kā šobrīd liek pārgrupēties Finanšu ministrijai domāt, ko ar to. Iesākumam pietiks, bet ļaujiet piefiksēt vienu lietu. Jūs sākumā teicāt, ka šis ir uztveres indeks. Jums ir doma, ka tā uzņēmēji nepareizi uztver realitāti? Nē. Viņš ir, ko es ar to domāju, ir uztveres indeks tādā ziņā, ka par to ļoti daudz runā un ļoti daudz komunicē. Tad uz to ir viena reakcija, par to mazāk runā, tad ir cita reakcija. Vidģenerāldirektori, ko saka, jo jocīgi tāda situācija ar vidu apmierinātība augsta un ēna ekonomika ar augsta. Arnis jau deva tādu mājienu, droši vien, uz ko tas ir nostrādājis. Uz PR, jā. Bet es nedomāju, ka tas tikai PR. Pirmajā gadā tas varēja būt PR, bet 2 gadus ilgt medus mēnesis, tas tā, man liekas, nestrādā. Bet kopumā paldies Arnim Saukam un Putniņa kungam, ko es vēl joprojām neesmu satikuši dzīvē, par pētījumu, jo pēc būtības šis ir vienīgais, kas vispār parāda ēna ekonomikas līmeni Baltijas valstīs, un es šodien saucu vienmēr par patiesības stundu. Bet kopumā, kas ir ēnu plāns? Tas nav politiķu uzstādījums, mēs teikt kaut ko darīsim. Tas ir uzņēmēji pieprasīts plāns kaut ko darīt. Jo ēnas ir tās, nevis, ka neienes naudu valsts budžetā, bet tas, kas traucē godīgiem uzņēmējiem konkurēt savā starpā. Un uzņēmēji pieprasīja šo ēnu plānu daudz skarbāku. Tā bija tāda kompromisa vienošanās uzņēmējiem ar politiķiem, ka tas plāns ir šāds, un pirms 2 gadiem stājoties amatā, es vienīgais arī, ko pie Dombura raidījumā dzirdēju, ir tas, ka tas ir pārāk maz ambiciozs. Profesors Sauk to teica. Jā, tieši tā. Un tagad mēs virzamies un sākam ieviest to plānu, un viņš tiešām nes kaut kādu pienesumu. Mēs redzam, pagājušā gadā samazinājās ēna, pēc būtības 3 gadus pēc kārtas, un tad iestājās priekšvēlēšanu gads, kur tiešām politiķi manā skatījumā sabijās no sabiedrības virspusējā viedokļa. Viņi nedzirdēja vairāk uzņēmējus, bet vairāk dzirdēja savus vēlētājus, diemžēl. Un tādēļ vairāk lēmumu, kas ir ēnu plānā, un es piekrītu Saukas kungam, ka tie bija tādi, naudu nesošākie, jeb brīvību godīgiem uzņēmējiem nesošākie, tie tika ne tikai nepieņemti, bet bija arī tādi, kur bija pieņemti un pēc mēneša atcelti. Un tas ir tas stāsts, ka uzņēmēji jau nav tas vidējais Latvijas vēlētājs. Viņi ir tie, uz kā turās Latvijas ekonomika. Virsrakstam politiķi sabijās. Tas ir tas vēstījums. Tā sanāk. Es gribētu sākt ar diagnožu novērtēšanā ar likumsargiem, jo politiķiem ir runāšanas gads, viņiem vispirms jādzird ir cits diagnozes. Meistarkungi, es nezinu, vai mēs esam dzirdējuši par ēnu ekonomikas problemātiku šajā pusgadā, kopš jūs esat amatā. Es domāju, ka ģenerāla prokurors varētu sākt. Kā jūs redzat, kas mums notiek situācijā, it kā gāja labāk, plāns bija, un tagad mēs mīņājamies uz vietas? Paldies pirmkārt par iespēju būt šeit un uzzināt patiesības mirkli. Jā, tas vienmēr ir interesanti. Es gan neņemtos spriest, ka šis skaitlis ir tāds absolūti, uz ko mēs varam paļauties. Manuprāt, tā realitāte rāda, ka tie skaitļi ir daudz augstāki, bet ir labi, kad ir vispār kāds skaitlis, no kuras sāk domāt. Protams, kad priekšvēlēšana gads un mans vēlējums neaizmirst arī par to, ka vēlēšanas beigsies, un tad būs jāsaskars ar realitāti, tāpēc mazāk varbūt aizrauties ar populistiskiem saukļiem, bet vairāk raudzīties valsts tautsaimniecības interesēs, lai nebūtu tā, ka pēc tam visas cerības ir uz prokuratūru un represīvajām iestādēm, kas patiesībā tajā ir visbezjēdzīgākais un skumjākais, jo ar represīvām metodēm ēna ekonomika nevar apkarot, un šeit paldies šīs atziņas, ja, kad daudz vairāk tīri ar šiem, kā tie nodokļi tiek iztērēti, ar to daudz vairāk var panākt nekā pēc tam apkarojot tos, kas reizēm, lai izdzīvot, ir optimizējuši savus nodokļu izmaksas. Un tas, ko mēs redzam no savas puses, kad neatkarīgi no tiem politiskajiem lēmumiem arī mums ir jādomā, kā mēs varam efektīvāk cīnīties ar ēnu ekonomiku un nodokļu nemaksātājiem. Un šeit es
vairāk saskata iespēju mainīt šo kursu, vēršoties pret juridisku personu, nevis fizisku personu. Jo paskatoties, kas mums atrodas tiesas zālē, no tiem uzņēmējiem, kas ir izvairījušies, lielākā daļa pat īsti neko nesaprot no uzņēmēja darbības un ir kaut kāda apstākļa dēļ nonākuši uz apsūdzēto soli, jo uz viņu vārdu ir bijis reģistrēts uzņēmums, un tā tad viņš par to visu arī atbild. Tā kā visiem ir mājas darbs un ir ļoti vērtīgi, kad ir šādi atskaites punkti, no kuriem sākt. Es ceru, ka kāpties zemāk šajā gadījumā, nevis augstāk. Meistarkungs, ja jūsu pirmais secinājums bija, ka jūs no prakses jūtat, ka ir vēl sliktāk, tad kas ir tieši tie indikātori, kur sliktāk un kāpēc? Tas, kas nonāk mūsdienas kārtībā, tie ir krimināli procesi. Un krimināla procesa skaits, tās lietas, ko jau Vits ir apstrādājis, vai nu caur nodokļu aprēķiniem vai nodokļu auditiem, viņas nepaliek mazākas. Un arī šīs schēmas un organizētās grupas ir mūsu ikdiena. Līdz ar to man nav pamats sajust kā prokuroram, kad šajā pelēkajā zonā kaut kas būtiski mainītos. Labi, izskrienam cauri vēl diviem likumsargiem. Finanšu izlūkošanas dienas Platičkungs arī sakat, ka ir vēl sliktāk nekā mēra pētījums? Nē, nesaka, ka ir sliktāk. Es nezinu, vai ir sliktāk vai ir labāk. Es vienmēr arī, kad mēs veicam kādus pētījumus, tad paļaujamies uz Augskunga analīzi, nemēģinam to pašu apstrīdēt vai pētīt vēlreiz un to pieņemam kā absolūto patiesību un izējam no šiem cipariem un tad skatāmies visu, kas ir apkārt. Mums finanšu izlūkošanas dienas tā fokus ir, tā ēnu ekonomika ir mūsu dienas kārtībā un viena no mūsu prioritātēm, bet tas mūsu darbs tāpatās, ka ģenerāla prokurora kungam ir ļoti maza daļa no ēnu ekonomikas, kas ir tā kriminālā daļa. Un arī veicot visus pētījumus, ko mēs veicam arī tie, kas ir iekļauts šajā ekonomikas apkarošanas plānā par skaidras naudas kustību, mēs mēģinājām identificēt, varbūt tomēr ir kaut kas tāds liels, kas slēpjās starp tiem mazajiem un rada lielu to zaudējumu valstī, bet tas nebija tas, ko mēs atradām. Mēs izgājām cauri visiem iespējamiem skaidras naudas kustības datiem, kas valstī kaut kur ir reģistrēti, vai tie ir bankomāti, valūtas mājiņas, ieved, izved, turisti ieved, izved un tā tālāk. Un redzam, ka to absolūto vairākumu veido atsevišķi gadījumi. Tie ir ne ļoti lieli uzņēmumi, tie ir atsevišķas fiziskas personas, kas to naudu tērē. Un tās ir tieši tās pašas nozares, kas ir bijušas uzskaitītas visus gadus. Mēs identificējam vairākas citas plašākas, pieņemsim, kas ir loģistika, kas nebija uzskaitīta, kur ir ar loģistiku domājot plašākā nozīmē visa veida transporta pakalpojumi, gan loģistika, gan pasažieru pārvadāšana, tāpatās arī kokrūpniecība un tīpaši fiziskā zāģēšana mežos reģionos redzam, ka tur ir ļoti liels īpatsvars un katrs no tiem gadījumiem ir atsevišķi. Mēs identificējam, protams, vairākus desmitus gadījumu, kad tie ir krimināla apmēra gadījumi. Tas ir vairāki 100 000, ko mēs redzam, bet tāpatās apjoms veidojās no daudz atsevišķām lietām. Tā ir viena lieta, ko es gribēju teikt. Otra lieta, mēs ar ģenerālu prokuroru jau sēžot nedaudz padiskutējām vai pastrīdējāmies, kā kurš to no mums redzēs, par tiem sodiem un to pieeju. Mēs redzam, ka es vienmēr esmu uzskatījis, laikam arī pareizi manā darbā, kad spēcīgs sods, atturošs sods ir arī daļa no prevencijas. Bet pirms brīža ģenerālprokurors teica, ka ar tiem krimināla tiesiskiem paņēmieniem daudz nepanāks. Un jūs domājat citādāk? Es domāju, ka tā ir daļa. Tas nav 50%, tas nav 70%, bet tie savi 10% noteikti ir. Un Augskungs arī rādīja, ka, protams, ir kā valsts tērē naudu, bet arī tas, ko valsts dara un ko apkaro. Un tas, ko starptautiskie standarti saka par sodīšanu, sodiem ir jābūt atturošiem. Ja mēs finanšu noziegumus nevajadzētu sodīt ar finanšu sodiem. Tātad, ja ir... Mums nav atturoši. Tā arī es nesaku, bet tas ir procenti, kādi ir, kur nav. Man noteikti nav tieši. Krišņkungs, pieliekat klāt tagad, kļuvis par nodokļu muitas policijas vadītāju. Kas ir jūsu vēl trešā diagnoze no likumsarga puses? Labdien, godētie kolēģi. Milzīgs paldies par radītu iespēju būt šeit un redzēt tās nojautas, ko es nojaušu jau strādājot muitas nodokļu policijā, ka mums ir diezgan liels īpatsvars ēnu ekonomikā. Ikdienā mēs izmeklējam diezgan daudz un apjomīgas lietas. Un vēl pārdomām, ja 5 mēnešos, neskaitot kontrabandas lietas, tikai un vienīgi esam ierosinājuši 80 kriminālu procesus par izvairīšanās no nodokļu nomaksu, mēs varētu rosināt daudz vairāk un daudz vairāk.
Cits jautājums, ka mums arī kapacitāte trūks to darīt, un tas visticamāk arī nav tas pašmērķis. Lūk, un tās nojautas patiešām apliecina šī prezentācija, un mēs redzam, ka lielākais īpatsvars ir ienākuma nodokļu nenomaksa, aploksņu algas, būvniecības sektors, pakalpojumi, tā ir ēdināšana, autobizness, gan pārdošana auto, gan viņu remonts, skaistumkopšanas sektors. Ir arī daudzi arī grāmatvedības uzņēmumi, kuri sniedz to pakalpojumu par nodokļu optimizāciju, bet viņi jau pāriet pāri sarkanajai līnijai, un to nodokļu optimizācija tad var būt tā saucamā tādā labā optimizācija, viņi pāriet jau uz noziedzīgiem nodarījumiem. Bet kas ir jūsu galvenā diagnoze šobrīd? Iesākumā atgriezīsimies droši vien pie detaļām. Galvenā diagnoze, kāpēc tas turpinās un tas līmenis nemazinās? Ekonomika visticamāk, manuprāt, būs vienmēr. Mēs šeit diskutējām, vai soda bardzība ir atturošais efekts vai nē. Krimināls sods vienmēr ir atturošais, bet ja jūs jautāt, vai soda bardzība liekam ar vienādības zīmi, ar to, ka ja mēs rīt palielinām sankcijas, sodamērus vai ekonomika izzudīs, noteikti, ka nē. Un šeit pētījumā 10% vienmēr būs tie cilvēki, šeit mēs redzējām, tie ir 10%, visticamāk, radot viņam pat ļoti labvēlīgu vidi nodokļu nomaksai, viņi nekad to nedarīs. Un tas būs tas cilvēku klāsts pirmām kārtām, kur tiesība aizsardzības iestādēm arī būtu jāiegulda resursi. Pārējie 40%, kuri šaubās, tas ir laikam tas cilvēku loks, par kuru mums jādomā, jāstrādā un jāveic. Labi, pieliekam vēl 4. amatpersonu, kas ir te pirmās rindas vidū. Vilks kundze no valsts kontroles puses ar aizdītā gadā veiktu auditu, kuru finanšu ministrs tobrīd vēl Ašarādena kungs diezgan kritiski uzreiz novērtēja. Starp likumsargiem, starp politiķiem, starp privāto sektoru, kuram arī ir savs akmens lauciņā. Kas ir jūsu šobrīd pirmā diagnoze? Kāpēc mums nekļūst labāk? Labdien, un pirmām kārtām paldies profesoram Saukam un Putniņam par šo ēnu ekonomikas indeksu aprēķināšanu, jo es pirms pārējot pie diagnozes reizēm liekas tā, ja nebūtu šīs pētnieku iniciatīvas, tad Latvijā nebūtu ēna ekonomikas. Jo tas ir vienīgais rādītājs, uz kuru publiskajā komunikācijā atsaucās gan Finanšu ministrija, gan Valsts ieņēmuma dienests. Vienlaikus savā plānā šo rādītāju neizmanto kā rezultatīvo rādītāju, pēc kura mērīt. Ja? Tātad tur ir atsauce uz Austrijas profesoru Schneideru rādītāju un centrālās statistikas pārvaldes datus vispār neizmanto. Bet ja mēs runājam par to, kur te ir tā problēma, man liekas, Saukas kungs atbildi deva, tātad arī kāpēc, tātad, jo pirmām kārtām, ja mēs arī tiešām tos datus sāktu analizēt, tad viens ir varbūt vairāk jāvelta pūles ir tam, lai ekonomika augtu, tas IKP, jo ja mēs paskatāmies blakus tiem ēnu rādītājiem liktu IKP rādītājs 3 valstīs un to dinamiku, tad iespējams varbūt ir vērts vairāk pūles, lai augtu ekonomika un ne tik liels pūles, jo mums ir tas plāns centrā, ekonomikas ierobežošanas plāns, un tad tiešām skatīties uz tiem pasākumiem. Jo tātad, ja pasākumi vairāk vērst uz kontroli, bet vienlaikus Finanšu ministrija neveic savas pamatlietas, joprojām mēs zinām problēmu par skaidru, saprotamu budžetu, par nesaprātīgu tēriņu ierobežošanu, joprojām nav skaidras prognozējums pamatotas nodokļu politikas, un ja mēs skatāmies vēl citas, kur mums ir bijušas revīzijas Finanšu ministrijas pamatdarbības jomas, kur joprojām ir nesakārtot jautājumi publiskie iepirkumi, tas pats valsts nekustamo īpašumu pārvaldību. Tāpēc pēc tās revīzijas mums gribējās teikt, strādājiet ar savām pamatlietām, un tad iespējams tie rezultāti būs augstāki nekā tik liela uzmanības. Izejot ārpus drusku arī revizijas, tad te sāka jau likumsargi jau procents rēķināt, cik procents ar ko var izdarīt. Cik procenti iemetam politiķu lauciņā, cik biznesa lauciņā, cik likumsargu lauciņā?
Nu jā, attiecībā uz to morāli jūs arī redzējāt, jā, no vienas puses pie situācijas, ka varbūt mums nav tā augstākā ēnu ekonomika, nodokļu morāla mums ir salīdzinoši zemākā, un te ir jādomā par šo uzticību publiskam sektoram, uzticību arī politiķiem, bet, nu, jā. No procents. Jā, procents, bet vienlaikus te mēs arī revīzijā vēl viens aspekts, ko mēs skatījām, ko varbūt citos gadījumos nemin, tā bija šī ēnu ekonomikas pārvaldība. Jo savā ziņā šis plāns ir tāds vairāk uz procesu vērsts, tāds zināmā mērā izpildītājiem, ja pārvaldītājiem komforta plāns. Un šeit mēs revīzijā atskatījāmies uz to laiku, kad savukārt ēnu ekonomikas ierobežošanai Finanšu ministrijā tika izveidots pat atsevišķs departaments. Salīdzinām. Tātad, lai būtu ar ko nodarboties, vienlaikus tātad bez tādas liels piepūles. Kā Roķis kundze teica, plāna saturs ir vairāk pēc uzņēmēja pieprasījuma, un mēs redzam divas nozars, tikai būvniecība un veselības, nu un tad vispārējie. Bet tad ir jautājums, mēs redzējām, revīzijā bija liels pieprasījums arī no citām nozarēm, tiem pašiem autoservisiem, nekustamo īpašumu darījumu, un viņiem ir jāmeklē citi ceļi, lai, nu, savukārt tās Roķis kundze, neejam garos monologos, virzamies uz diskusijas pusē, iedodiet mikrofonu uzreiz blakām. Jaudzem, kungs, šajā rindā 3. gadu pēc kārtas ar manoru izvērtību lielā mērā. Katru gadu stāsta, kas iepriekšējā gadā ir gaidīts, nav sagaidīts, vēl aizvien akvedukta valdes loceklis, kas bija gaidīts un nav sagaidīts aizdītā gadā, kāpēc mēs esam tur, kur esam? Godīgi sakot, ka gaidīts netika nekas. Vairs jau, ok. Jā, jo raugoties uz to, kas notiek politikā un valsts saimniecībā ir tā, ka ir brīžiem ir cerības, bet bija iestājies periods, kad jau tās cerības arī sāka zust. Kas notiek šobrīd, to dzīve rādīs, ja, un var būt kaut kas, ja, kā saka, pie jebkuras valdības maiņas uzņēmējiem neliela cerība rodās. Nu jā, es lūkojos uz savas nozares, uz tirzniecības nozares datiem. Es redzu, ka arī nav nekādu pārsteigumu ar šo gadu ēnu ekonomika ir augusi, kas ir atkal pamatot skaidrojums ar to, ko es stāstu visu laiku, ka nozare regulē pati sevi. No ārpuses tādas tiešas ietekmes ir, bet tā ir traucējoša, teiksim tā. Nozare regulē, bet tos krimināla procesus arrosina šai nozarē. Par to ir stāsts, ka stāsts ir par tiem 10%, kas būs vienmēr, ja, un tā nelaime ir tāda, ka to 10% dēļ primāri jebkurš uzņēmējs tiek uzskatīts par potenciālu noziedznieku. Ja, un apstākļos, kur būtu jāstrādā uz, ja mēs runājam par uzņēmēju daļu, kur būtu jāstrādā uz negodīgiem uzņēmējiem, mums ir vienkāršāk strādāt uz pilnīgi visiem uzņēmējiem, ierobežot pilnīgi visus, nu, un tad cerēt, ka tur kaut kas izdalīsies ārā. Bet, ja drīkst, es ātri pieminēšu to svarīgāko, un jūs uzdevāt jautājumu par to procentuālo attiecību, kur atbildība, man ir diezgan tāds drošs apgalvojums. Es saprotu, no kā veidojas nodokļu morāla. Nodokļu morāla veidojās no uzticamības valsts pārvaldē. Primāri, tas ir viens no augstākajiem līmeņiem. Kas mums notiek pēdējo gadu laikā valsts pārvaldē, kā mēs skatāmies, kā notiek darbības ar budžeta tēriņiem, ar drošību, par pensijām, un tādiem jautājumiem, ja, tad tas, manuprāt, ir diezgan loģiski, ja, ka vidam uzticamība aug, jo vids tā kā attiecībā pret uzņēmējiem es varu pateikt, ka nav vairs tik tiešas ietekmes un ļauj strādāt un, teiksim, tādā ziņā, ja, jo šī ir uzņēmēja aptauja. Ne? Šis nav skaitļi un summas un tāds lietā ir uzņēmēja aptauja. Tā kā uzņēmēja pasaka, ko viņi domā, bet arī paši uzņēmēji redz, kas notiek attiecībā uz ēnu ekonomiku. Pieliekam divus uzņēmēju vēl sajūtas. Līdz ko gaidījām, negaidījām, kā uztver, neuztver, nu būvniecībā pie tā procentu daļa būtu jāuztver kā likuma pārkāpējs, ne?
Šo jautājumu es savukārt Bindera pārstāvim Veidskungam jautāju. Jā, katrā ziņā, lai gan skatoties uz tiem datiem, varētu šis tāds prieks par to samazinājumu no iepriekšējā gada. Es tomēr gribētu saglabāt nedaudz skepsi un runājot par būvniecības nozari, pāris lietas, kas, manuprāt, ir ļoti būtiski saprotams. Pirmkārt, būvniecība kā virsraksts. Mēs skatāmies uz būvniecību, kā uz būvniecību, mēs redzam vienu lielu masu, un tas rada grūtības izdalīt ārā tos sektorus, kas būvniecībā rada šos te šodien minētos 29, 30 un tā tālāk procentus. Un tās vibrācijas gan kopējā indeksā, gan būvniecības tieši nozarē, manuprāt, tās ir tādas vibrācijas uz augšu, uz leju, tāpēc, ka tie mērķi un tie uzdevumi, kas ēnu ekonomikas mazināšanā bija ielikt ēnu ekonomikas plānā, kas lielā mērā bija vērsti uz lielo uzņēmēju kontroli un visu, kas attiecās uz būvlaukumu, manuprāt, šobrīd sevi ir izsmēluši, bet mēs turpinot ar tiem pašiem līdzekļiem, mēs nevaram gaidīt kaut kādas būtiskas izmaiņas sistēmā. Un tad es tā paskatījos, un kolēģi palīdzēja atrast tādu vienas biznesa žurnālu 2015. gadā, un tur ir rakstīts tāds milzīgs virsraksts, ka zemāko cenu gāž no troņa. Un mēs esam tagad 2026. gadā, un nekas nav nogāsts, un tāpēc es gribētu arī bišķi tajā, mēs runājam par nozari, kad nozare ir jātīrās, un tai vilkmē jānāk no nozares, tad es gribētu pie nozares mums visiem pulciņā ievilkt iekšā arī pasūtītāju. Viņš arī tomēr ir daļa no nozares, viņš tajā kopējā spēlē piedalās. Gan privāto, gan valsts. Jā. Restīvi, tad viens ir zemākā cena, otrs, es pieņemu, jūs neiebilstat Saukskunga akcentam par privātmāju būvniecību. Jā, visticamāk. Bet atkal mums ir jāskatās, tās ir divas dažādas lietas. Lielākoties tie uzņēmumi, kas piedalās valsts iepirkumos, lielajos valsts iepirkumos, viņi nebūvē privātmājas. Labi, pieliekam vēl trešo uzņēmēju skatu. Bolti Latvijas folklorā ir dažādos aspektos slaveni. Bolta vadītāja Latvijā, ko saka? Man arī, diemžēl, nav lieliskas ziņas arī šogad. Pa veselu gadu, kad bija iespēja veikt noteiktas izmaiņas likumdošanā, autopārvadājuma likumā taiskaitā, diemžēl nekas nav noticis. Kaut gan priekšlikumi bija vairāki un uz datiem balstīti. Un arī vislielākā sāpe ir jau tur, ka visi dati tiek sūtīti no darbības platformā. Attiecīgi mums ir pienākums atskaitīties pēc katra brauciena taksometrā vai kopbraukšanas auto. Bet tajā pašā laikā cilvēkiem nav iespēja izmantot leasinga auto joprojām. Un kaut gan visas iestādes iesaistītās, kas sniedza savu viedokli, viņas ir kaut kā mūsu pusē, bet tajā pašā laikā mēs saprotam, cik milzīgu laiku aizņem virzīt uz priekšu kaut kādas tādas izmaiņas. Tajā pašā laikā, protams, mēs skatāmies, kur atrodas mūsu galvenais birojs Igaunijā, arī skatāmies uz nodokļu piemērošanu saimnieciskās darbības kontu. Joprojām to nav iespējams izmantot cilvēkiem, kas veic savu saimniecisko darbību platformās. Un te es nerunāju tikai par Bolt Volt, es arī runāju par Booking, par Airbnb, par visām citām, par Etsy, kur mazi uzņēmēji pārdod savus rokdarbus. Mūsu saimnieciskās darbības konta dizains ir tāds, ka nodoklis tiek piemērots visam apgrozījumam. Tā ir skaitā komisija, ko ietur parasti platforma. Bet savā kontā uzņēmēji to komisiju neredz, un attiecīgi viņam tāpat ir jāveic kaut kādi papildu soļi, lai nomaksātu nodokli par ieturēto komisiju. Un tāpēc tā motivācija zūd izmantot atviegloto nodokli. Īsti rezumējot, kā bija problēmas pirms gada, tā ir. Un tās ir likumdošanā neatrisināts problēmas. Ja? Pirms es atgriežos pie likumdevējiem un politiķiem, mums ir vēl viens dalībnieks, kas jau ir arī jaunais uzņēmējs, bet viņš nav jaunais uzņēmējs no Latvijā, viņš ir Norvēģijā, viņš Latvijā ir maz redzēts klātienē, jau labu laiku. Bet mēs te kopīgi gatavojot šo konferenci secinājām, kad noderētu cilvēks drusku vairāk no tautas, kas ir paguvis redzēt, kā ēnu ekonomika praksē strādā, un ar saviem radiem un draugiem paziņām ir to redzējis, un iespējams, zināmā mērā arī tāpēc aizbraucis no Latvijas. Lai būtu tas ievads labāks, režija varētu nospēlēt video fragmentu no Jāņa Celma YouTube kanāla, kas bija tas motīvs, kāpēc viņš ir šeit.
tādā stipri vienkāršotā variantā sociālais līgums nozīmē, ka tas ir nerakstīts līgums, kas ir noslēgts starp tevi un valsti. Teiksim, tu kā godīgs pilsonis tur maksā visas nodokļus, un valsts tev sniedz pretī daudz labas lietas. Tagad es jums no savas skatu punkta gribu parādīt, kāpēc īstas sociālais līgums īstenībā nedarbojas. Un pirmais lielais indikators ir ēna ekonomika. Tas, ka pat oficiāli 4. daļa no Latvijas pilsoņiem cenšas nemaksāt vai apiet visu nodokļu likumdošanu, vienkārši pierāda to, ka jūs neusticaties valstī, kurā jūs paši dzīvojat. Pieņemsim šeit Norvēģijā, arī cilvēkiem nepatīk tie milzīgie nodokļi, bet tai pašā laikā arī cilvēki saprot, ka viņi maksā liels nodokļus, bet viņiem ir salīdzinoši ļoti daudz, kas pa valsts naudiņu izdarīts. Visas tās pašas skolas, medicīna, bla, bla, bla. Tieši tā arī ir, Jan. Klausoties visu šito te, kas te skan, kādas ir sajūtas, ir diagnozes, ir identificēts, nav, cēloņi ir skaidri, nav. Ja godīgi, man liekas, ir problēma, ka vajag uztaisīt tik vienkārši, it īpaši mazajiem uzņēmumiem, jo, teiksim, Norvēģijā, kad tu redzi pa ielu, katrs 2., 3. busiņš ir privāts, tā kā busiņā ir visi viņi iedzīvi, un viņš ar to pelna naudu, un tādā garava, ne? Tā kā maziem uzņēmējiem, un šitā Latvijā vajadzētu kaut kā atvieglot to visu pasākumu, jo kāpēc pazūd pirātisms? Tāpēc, ka parādījās Netflix. Man ir daudz vienkāršāk samaksāt $9 un skatīties visus savus filmus, nekā riskēt ar vīrusiem datorā, ne? Tāpēc man liekas, ka viss tā ēna ekonomika kā tāda šitā Latvijā, teiksim, arī cik es runāju saviem tur raudiem dragiem. Radiem draugiem. Jā, tieši tā. Es ar viņiem visiem runāju, un vairāk viņiem ir, viņi pat nevis vai būs kaut kāda skaidra naudas darījuma, bet uzreiz jau, cik daudz tu gribi, vai ne? Tas pat nav apspriežams, vai būs kāda ēna ekonomika, tas ir absolūta norma, un tas ir iegājies sabiedrībā, kā savādāk nemaz tu to biznesu nenoturēs uz ūdeni. Vai tā nodokļu morāla, ko Saukskungs te rādīja savā pētījumā, atsaucoties uz uzņēmējiem, tā ir tā pati nodokļu morāla, kur mēs runājam par sabiedrisko līgumu? Jā, viennozīmīgi, tāpēc, ka tu jau īsti neredzi, kur tavu nodokļu aiziet, kāda jēga tev viņas maksāt, jo tev kā personīgi cilvēkam vienīgais, kas ir, varbūt tu bezdarbnieks kaut kad dabūs, vai ne? Jo, ja tā skatās, tad, tu maksā ceļu nodokli, ceļu vēl joprojām slikt, vai ne? Tu neredz, kur tas aiziet, un tāpēc es uzskatu, ka vajag maksimāli vienkāršot un atvieglot, jo, teiksim, es pats, ka biju Latvijā strādājis, gribēju atrast, vai man otra pīpa uz 15 minūtes, vai man pienākas, vai ne? Tas ir it kā elementārs jautājums, bet tai pašā laikā es iet iekšā likuma LV, tur ir atsauc uz vienu likumu, tad ir atsauc uz otru likumu, un beigās to pamat jautājumu es jau aizmirsu, jo tur ir viss tik sarežģīti uzrakstīts, ka es vienkārši nesaprotu kā cilvēks. Tai pašā laikā, teiksim, Norvēģijā, ko man patīk, ka iet iekšā Arbeidstilsinilset, darba drošībā, un tur ir līgums, pamatlīgums, darba līgums 13 valodās, vai ne? Lai gan oficiāli tikai norvēģu valoda, bet viņi ir ieinteresēti, lai tas iebraucējs arī varētu izlasīt elementāli to līgumu, un lai viņam ir skaidrs, vai ne? Katrs punkts. Tad tādā veidā viņi cīnās, ka tu negribēs. Ja tu vari izlasīt, ka tev pienākas tik daudz, tad viņi negrib, tā kā viņi gribēs, vai ne, sev vairāk, vai ne, viņi jau tomēr arī katrs strādā, lai naudiņu ieņemtu sev. Labi, nav ko iebilst, ne? Par nodokļu morāli tas ir tas pats stāsts, tikai no otras puses, vai ne? Likumdevēji, lūdzu, pēc tam arī Ašarādien kungs kā likumdevējs tagad kā Tautssaimniecības komisijas vadītājs. Lūdzu, raujieties pie vārda. Es varu, ja? Klājo kungs, progresīviem. Es vienkārši kā students, es pirmajā rindā sēdošu un ir precizējoši jautājums profesoram. Man vienkārši nekļūst skaidrs, kāpēc ēna ekonomikas indeks pieauga, ja visos tajos segmentos, kas tika rādīts, tā situācija uzlabojās. Tā bija man izpratne, aploksņa algas samazinājās, būvniecībā maksātās algas ēnās samazinājās. Visur it kā samazinājās, bet ēna ekonomikas indeks pieauga. Varbūt varat precizēt, jo tas varbūt labāk ļauj saprast to problēmas būtību šogad. Es neteicu, ka pieaug. Ties 0,4% mēs nerādām. Pirmkārt, tas nav precīzs skaitlis, un viņš nekad nebūs. Viņš rāda apmēram dinamiku. Un tāpēc arī komentārā sacīt, 0,4% nenozīmē pieaugumu. Tas nozīmē, ka tas ir apmēram
turpatās. Un tur vienmēr ir kaut kāda statistiskā kļūda, kaut kāds range, ja, kur tā kā, viņš apmēram turpatās stāv, un tie citi rādītāji, viņi rāda apmēram līdzīgu tendenci. Tas ir viens skaidrojums. Otrs skaidrojums, lai mēs būtu precīzāki, mēs vienmēr skatāmies arī uz iepriekšējā gada datiem un integrējam tās atbildes, kas pārklājās, un tad man ir plašāk jārunā. Tā tendence, viņa apmēram tur izskatās, ka minimāli kaut kas aug, minimāli kaut kas krītās, bet kopumā tas ir būtībā tas pats, kas nozīmē tā statistiski. Tā ir metodoloģija, to neizvērsīs. Ja students jautā, tagad students pajautāja, tagad politiķis lūdzu, ko var atbildēt par to visu, kas te izskanēja, ko politiķis dara. Es mēģināšu būt to svarīgāko, jo tur ir komentāri direkam daudz. Tātad mana ekspektācija bija, ka kā ēnu ekonomikas indeks samazināsies noteikti šogad. Primāri šī mana ekspektācija bija saistīta ar pieņemtajām nodokļu izmaiņām, kas saistījās ar diferencēto un fiksēto neapliekamo minimumu un kopumā nodokļu samazinājumu mazajām vidējām algām. Arī toreiz strādājot darba grupā un pieņemot tās izmaiņas bija viens no iemesliem, kāpēc mēs gājām tieši uz šādām izmaiņām, bija ar domu samazināt ēnu ekonomiku un atkal pēc šeit prezentētajiem tiem secinājumiem es secinu, ka vismaz daļēji tas ir izpildījies, ja aploksņa algas ir samazinājušās un arī nozariskā griezumā tā situācija ir uzlabojusies. Tā kā, manuprāt, tās ir labās ziņas. Tās sliktās ziņas jau ir jau pieminētās. Pirms gada sāka veidoties šīs kustības par to, kad skaidrs naudas aprit tomēr nevajag ierobežot. Es ceru, ka kolēģi man pa kreisi varēs paskaidrot to. Līdzīgi arī ar šo privāto māju būvniecību un to, ka nevajag norādīt šo naudas izcēlesmu. Arī tur es ceru, ka Harijs Rokpelnis pirmajā rindā sēdošais varēs paskaidrot tos iemeslus, kāpēc šāda veida tā politikas izmaiņa bijusi, jo, manuprāt, tie bija signāli nozarei. Bet treškārt es pieminēšu varbūt to metodoloģisko punktu, ko es vienmēr cenšos pieminēt visās diskusijās ar ēnu ekonomiku. Šeit, protams, ir saprotams uzsvars uz uzņēmējiem un iemesliem, kāpēc ēnu ekonomika joprojām nepastāv, bet tas vienmēr, kas man iztrūk šajās diskusijās, ir uzsvars uz darba ņēmējiem, kam arī ir apstākļi un motivācija saņemt algu aploksnē, un tās ir situācijas ar parādiem un iemesliem, un es biju nesamaksājumiem parādiem, un līdz ar to, lai bilde būtu pilnīgāka, un es nesaku, ka tas ir jāizdara šī pētījuma ietvaros, bet lai bilde būtu pilnīgāka, manuprāt, lēmumu pieņēmējiem, politiķiem būtu nepieciešams saprast, kāpēc darba ņēmējiem arī ir šīs motivācijas, vai likumdošanas iniciatīvas parādu jomā arī veicināt situāciju, kurā... Mums vēl nav skaidrs, kāpēc. Pēc tā visu, ko mēs te dzirdam, mums vēl nav skaidrs tā motivācija. Darba ņēmējiem man ir. Man tikai tas, kas man pietrūka, būtu uzskatām pētījuma rezultāti, kas man varētu attiecīgi ļaut virzīt pārliecinošāk iniciatīvas, jo līdz šim tas, ko es esmu darījis pēdējā pusotru gadu laikā, ir virzījis iniciatīvas par to, kas atvieglo iedzīvotājiem tikt vaļā no parādiem. Tās arī ir pieņemtas, bet viņas ir balstītas lielākā, tādā manā pārliecībā. Rezumē, neskaitot to, ko Rokpelnim jāatbild. Kopējais uzstādījums, visu darījām labi, bet esam pārsteigti, ka nav tik labi. Tāpēc jau es jautāju, kāpēc ēnu ekonomikas indeks teorētiski ir pieaudzis. Uzņēmēji, vai Calmkungs, jebkurā mirklī ir ko replikas izteikt, kas skan vai pajautāt, jebkurā sekundē. Dodiet ziņu, ja? Rokpeļkungs? Labdien! Pirmkārt, es sākšu ar atrunu. Visi šeit klātesošie, katrs stāsta par to, kāpēc tas, ko viņš dara, ir pareizi un kāpēc pārējo dēļ mēs esam tur, kur esam. Jūs arī? Es tai skaitā, protams. Tad otrā atruna. Pareizi jau tika norādīts, ka šis ir uztveres indeks. Un nevienmēr tas, kā lietas ir tas, kā mēs par tām jūtamies. Spilgts piemērs apmierinātība ar Igaunijas vidu. Pirms 2 gadiem Igauni pacēla diezgan krasi nodokļus, un kāda dīvaina sakritība Igaunijas vida, apmierinātība ar Igaunijas vidu diezgan strauji nokritās. Var jau būt, ka tā ir sakritība, varbūt, ka vienkārši kādam no sabiedrības bija jāatbūt pa galvu. Tas par to. Tad šajā brīdī es gribētu mazliet paņemt atkāpu un kā ekonomists parunāt par šo fenomenu. Paliekam ar to politiķu primāri, ja? Tā ir skaitā, tas definē, ko mēs tālāk kā ekonomikas ministrija un tā viss. Ja? Ēnu ekonomikā fenomens ir, bija un būs, un ekonomikā ir ļoti tāds vienkāršots pieņēmums, ka uzņēmēji galvenais mērķis ir maksimizēt peļņu. Ja mēs šo te piemērojam mikro līmenī uz katru sabiedrības locekli, tad katram sabiedrības loceklim mērķis ir maksimizēt savu personīgo labumu. Un tas var būt gan
nauda, slava, vara, da jebkas, ko katrs uzskata par labumu. Tā skaitā minimizēt riskus. Piemēram, risku dabūt pa galvu no kādas represīvas institūcijas. Vai ne? Un šajā brīdī, uz ko es tēmēju, tas piemērs, ko minēju par maziem uzņēmējiem, kuram ir bijusi aukle, ka viņš ir samaksājis ar nodokļiem un normāli tā, kā tam būtu jābūt pie esošā regulējuma. Jo situācijā, ja tev ir, piemēram, šobrīd leģitīmi jānoalgo aukle, tad normālā ģimenē parasti cilvēki vai A samaksā vienkārši uz ķepu, vai B vispār izvēlās to nedarīt. Jo praksē, ievies to, kas ir jāievieš, manuprāt, ir diezgan neiespējami. Un šis te ir tas arī, uz ko mēs attiecinām, pieminēšu to izslavēto stāstu par to māju būvniecību. Viena lieta ir, ka uz papīra tev izskatās smuks modelis, kā mēs ar represīvo metodu tagad sekosim visiem līdz no otras puses. Ja cilvēkam ir konts bankā, ja dati par taviem ieņēmumiem, legālajiem ieņēmumiem, ir pieejami, tad piedodiet ķeksis, kur es varu pateikt, jā, šie bija mani legāli ieņēmumi, vai nē, šie nebija mani legāli ieņēmumi, var novest tikai pie tā, ka tā uzticība valstī krīt, bet tas praktiskais ieguvums nav. Pastrīdamies. Es saprotu arī Roģis kundze, bet tūlītās Lepēterkungs vispirms pastrīdās. Jā, tā patiesībā tā viena lieta, kas jau īstenībā arī no vairākiem runātājiem izskanēja, man šķiet ārkārtīgi interesants moments, ja mēs domājam par to, kā nodokļu politika veido sazobu ar ēnu ekonomikas samazināšanas vai ierobežošanas politiku. Tā patiesībā arī no LTRK puses ir bijusi viena no tām lietām, ko rosinājām izstrādājot abus divus pēdējos plānus, gan nodokļiem, gan ēnu ekonomikai. Beigās tomēr neizdevās, ka viņi ir savstarpēji saistīti. Katrs no tiem ir atsevišķa politika, un mūsuprāt, tur patiesībā ir arī diezgan liela, vismaz viens no atslēgas elementiem tam, kur meklējam tos, ja tā var teikt, pazudušos procentus. Un te jāpiekrīt tam, ko teica tiesības sargājošo iestāžu pārstāvi, ka pavisam noteikti šeit ir daļa ar krāpniecību, kas man grūti nosaukt procentus, ja domājam, Eiropas Savienības vidējais šķiet ēnu ekonomikas rādītājs apmēram 15%, aptuveni arī cauri gadiem tomēr nedaudz mainās, bet tad no tā droši vien kāda daļa ir šī noziedzīgā, tiešām krāpniecīgā daļa, bet tas, ka mēs gribētu piekrist, ka pietiekama liela daļa pavisam noteikti ir par, ja tā var teikt, transakciju ērtību. Un tas ir tāds jautājums, kur mums diskusijās ar politikas veidotājiem patiesībā neizdodas nonākt kaut kur uz vienas lapas, jo skaidrs un būsim atklāti, te jau arī tikko no Rokpeļņa kunga, faktiski es ticu tam, ka tas jautājums par aukles atalgojumu lielā mērā ir saistīts arī ar to, ka samaksāt skaidrā naudā tīri no operāciju viedokļa ir ērtāk nekā tai auklei reģistrēties vidā, tikt pie tā vienotā konta, kas tomēr vēl aizvien ir pietiekami sarežģīts process. Un ja padomāsim, skaidrs naudas transakcija tehniski ir, man šķiet, visvienkāršākais veids, kā norēķināties. Tā kā tas ir moments, kur patiesībā ir diezgan liela neizmantotā iespēja to ērtību pārnest tajā digitālajā formātā, kas tieši, piemēram, šos mazā biznesa gadījumus reāli varētu palīdzēt risināt. Tomēr tas ir likumdevēja neizdarīts darbs. Jā. Par ķeksi, jā? Es gan par ķeksi, gan par Igaunijas valsts ciņām dienestu. Tur es tikos pirms nedēļas un tikšos šovakar vēl ar Igaunijas vadītājiem. Un šis rādītājs ir objektīvs, un tas nav saistīts ar politiskiem lēmumiem. Drīzāk politiķu uzdevums Igaunijas nodokļu administrācijai bija, mums vajag naudu, un Igaunija novilk šos baltos cimdiņus, ar ko viņi pēc uzņēmējiem gāja, un viņi kļuva par skarbiem nodokļu administrētājiem, kāds valsts ciņām dienas bija 10 gadus atpakaļ. Auditi, kontrolas, uzrēķini un tā tālāk. Tā kā tas rādītājs tiešām arī patiesi atspoguļojas uzņēmēju uztverē. Par ķeksi, jā, valsts ciņām dienas zina, ka jums bankā ir konts, mēs neko neredzam, cik tur aprit. Mēs redzam legālos ienākumus, un tur ir tā problēma, ka mēs redzam, ka ļoti daudz privātu mājas būvē cilvēki, kuriem vispār nav legāli ienākumi. Šis ķeksis, viens, kas aizņem dažas sekundes laikā aizpildīt kopējā anketā vienu ķeksīti ielikt, nav nekāds administratīvais sloks pretī tam, ko tagad tie cilvēki saņems, jo valsts ciņām dienas viņus atpazīst plašākā analīzē, tērējot valsts resursus, tas ir vidu darbinieku augsts, ilgāku laiku analizēt, bet mēs atrodam, mēs tagad rakstīsim vēstules, ko arī maksā nodokļu maksātājs. Un šim cilvēkam, kura dažu sekundžu laikā bija jāieliek ķeksis, kāda ir naudas izcelsme, vai es ņēmu hipotekāro kredītu, vai es pa saviem līdzekļiem, vai man draugs aizdeva, šis cilvēks tagad rakstīs vidam vēstuli, kas aizņems daudz vairāk laika.
Rokmeņkungs māja galvu, visam piekrīt, bet darīja pretēji, ja? Nē, negluži. Ja es atļaušos iebilst, jo redziet, kā ir. Pirmkārt, ja ir runa par to, ka cilvēks tiešām pats būvē māju, nevis uzrakst, ka pats būvē māju un tur ir brigāde ar cilvēkiem, kas to dara. Ja cilvēks pats būvē māju... Parasti 200,000 mājas tādas būvē paši, ja? Tas parasti aizņem laiku. Un, piemēram, ja šodien ielika ķeksi, ka jā, es no algas to daru, un pēc gada saprotu, klau, tomēr jāņem ir hipotekārais kredīts, tātad ķeksis nav ielikts pareizi. Izlabot to tu nevar. Un tas viens, otrs ir kontrols mehānisms. To ķeksi pēc būtības, teiksim tā, šis ķeksis bija ķekša pēc. Es ticu, ka ir, nevis es ticu, es esmu pārliecināts, un es zinu, ka ir citi mehānismi, kā šo kontroli var ieviest daudz saudzīgākā veidā. Vēl divas politiķis nav tikuši pie vārda. Vīksnes kundze bija opozīcijā gadā, kad mērīt šis pasākums. Tagad budžeta komisijas vadītāja, apvienotais saraksts visos svarīgajos posteņos finanšu ministrs un premjers. Diagnoze. Jā, labdien. Es nezinu, vai man dzird. Jā, strādā. Tieši braucot uz šo, man bija sajūta, ka mazliet mazāks, varbūt tāpēc, ka arī šobrīd braucot un tikko arī atgriežoties no salidojuma Gulbenē, tomēr es sapratu, ka man klases biedri visi ir godīgi un cenšas būt godīgi. Saka tā. Es nedomāju, ka varbūt. Man šķiet, ka es gribu pateikt daļai tādai, ka 35 gadus biznesā un pašā sākumā arī biju te jau aptaujāto lokā. Man šķiet, ka ir, kas jau izskanēja, ir 3 lietas. Pirmās, kas laikam mums ir jākliedē politiķiem pavisam, tā ir uzticamība, kur un kā mēs tērējam arī nodokļu maksātāju naudu. Jo katrs eiro no nodokļu maksātāju naudas ir 10 reizes jānomēra, un tad tikai ir jātērē. Tā ir mana pārliecība. Otrs ir prognozējumība, par ko mēs 30 gadus jau runājam Latvijā par nodokļu prognozējumību. Nodokļus nedrīkst pieņemt pēdējā brīdī, tie jāpieņem saulēcīgi, lai uzņēmējs sagatavotos. Un arī attieksme pret uzņēmējiem, ka uzņēmēju pusē, ka uzņēmēji tomēr tie ir, kas veido valsts budžetu, un šajā gadījumā arī tādiem mēs no tiem tērējot ir jāpadomā. Tie ir tādi lozungi, Vīksnes kundze. Tie ir lozungi. Tie pat nav lozungi, tie varbūt ir mana dzīves pieredze, bet tagad runājot par konkrētām lietām, jā, es piekrītu, dažkārt liekot ēnu ekonomikas šajos plānos, mēs liekam, teiksim, un būt vairāk represīviem un no uzņēmējiem un vienkāršiem cilvēkiem liekas, jūs no mums prasiet pa katru zeķīti atskaitīties, bet kā jūs paši. Šajā sakarā ir arī pieņemts jaunais iepirkuma likums, kura mans priekšlikums bija caurskatāmība no 1. eiro. Tas bija no pasūtītājiem pretenzijas, mums bija Harijs apstiprinās darba grupas, kur pasūtītāji 140,000, kā jūs tad skatīsieties, ir jāsāk arī ar sevi. To es gribu pateikt, un es domāju, šodien arī ministrs prezidents teiks pārskatīt visus iepirkumus. Bet ir otra lieta, jūs sakiet, ka politiķi neko nedara. Jāsaka, ka darba grupa, kurā bija darbdevēja konfederācija, valsts ieņēmuma dienests un nozare, mēs esam iesnieguši, un jau trešdien būs mūsu budžeta komisijā mikronodokļa likumā, kur fiziska persona sniegs pakalpojums un nereģistrēs saimniecisko darbību 25,000 apgrozījums un iedarbinot saimnieciskās darbības kontu, tas tiks, tad ar kaut kādām mazām lietām ir jāsāk, mēs neuzbūrsim visu. Un tas nav tikai ģeopolitika vai kas, ir jāsāk ar kaut kādām mazām lietām, un tad arī tas ies. Es piekrītu. Aizceramies aiz šitā, jo mums tad jāpaiet pa konkrētiem. Paturiet to mikrofonu. Jūsu versija 10%, no arī Latvija pirmā vietā to atbalsta 10% līdz 25,000 gadu apgrozījums. Es drusku skatos arī uz cilvēku Norvēģijas pieredzi. Un tad jūsu versija vērs saimnieciskos kontus, tās auklītes un tie krāsotāji vaļā, un visi sāks norēķināties caur to kontu. Cik daudzi cilvēki mainīs uzvedību? Es atbildēšu tā. Ja mēs nedarām neko, tā skaitā politiķi un šī darba grupa, kas bija, tas arī ir slikti. Ja kaut ko mēs darām, arī slikti, tad ir jautājums, ko tad mēs darām. Es vēl neteicu, ka slikti. Es uzskatu, ka ir jāsāk ar kaut ko, iznāc kaut vai 1000. Arī tas ir labi. Labi, Liepiņas kundze.
Dažas lietas, ko es gribētu iezīmēt, vēl papildus tam, ko mēs redzējām, tas viss atbilst patiesībā. Man ļoti patika tas, ka, protams, skatās uz tēriņiem, kāda ir valstī kopumā, un tas rada to attieksmi, un ka būtu vairāk jāieklausās asociācijās, kas būtu jādara. Ja? Un tas patiešām tā arī ir, un es to došu atbildi, kā notiek reālajā dzīvē. Bet vēl pirms tam, manuprāt, kāpēc varētu būt gaidāma pasliktināšanās šajos rādītājos, tas ir iedzīvotāju vispār labbūtība. Un man diezgan šokējuši bija šogad vienā juridiskās komisijas sēdē cits starpā uzzināt, ka 2,5 reizes ir pieaudzis to pieteikumu skaits tiesās par saistību piespiedu izpildi brīdinājumu kārtībā. Un tas ir milzīgs skaitlis. Viņš ir 2,5 reizes audzis, un pagājušā gada augustā šādu pieteikumu bija 25,000. Tas liecina par to, ka cilvēki vienkārši nedzīvo pietiekami labi, un skaidrs, viņi meklē ātrāko veidu, kā aiziet, kā saņemt vairāk, un tas ir šīs aploksņa algas un tā tālāk. Un, manuprāt, tas jau ir vēsturiski sācies jau 2008. gada krīzē, un mēs neesam no tā purva tikuši vaļā. Tas tā ievedam. Kā notiek patiesībā? Es arī Saeimā citu starpā esmu apakškomisijā, kas strādā ar ēnu ekonomiku. Un kāds izskatās reālajā dzīvē? Reālajā dzīvē tas izskatās tā, ka piedalās ļoti maz politiķi. Mēs tur esam labākā gadījumā uz vietas kā 2, 3, varbūt attālināt vēl kādi 2 maksimums. Ir ļoti daudz iesaistītie ierēģi no visādām ministrijām. Un, protams, tad ir atkarībā no skatāmās tēmas ir asociāciju industrija pārstāvi. Un šis dialogs ir tā kā politiķi mēģina tulkot, ko mēģina pateikt uzņēmēji, mēģina iztulkot ierēdniecībai, ja, un tur ir absolūti nesaprašanās, jo katrs runā savā valodā. Un ir divi piemēri, kas ir bijis. Mēs vilkām ārā no ēnu ekonomikas, un Rodas kundze, jūs to labi zinat, mēs vilkām ārā Bookings un Airbnb, visus šos izmitinātājus, izdarījām labu darbu. Pieņēmām izmaiņas, rezultāts bija kāds, atnāca valsts ieņēmuma dienas, pa 5 gadiem izrādās, kaut kas bija nedeklarēts vai nezināja, kā bija jādara, un parādījās, ka varbūt milzīgi uzrēķini parādīsies. Ja? Gribējām labu, sanāca kā vienmēr. Tas ir viens. Otrs piemērs mums vēl joprojām tagad komisijā iet par to, kā laiks tiek uzskaitīts. Dažām industrijām ir problēma ar tiem cilvēkiem, kas atnāk, pieņemsim banketi. Viņš atnāk uz stundu, 2, pēc tam viņš pazūd, ir jānoslēdz līgums. Industrija nāk ar piedāvājumu, kā izdarīt ērtāk. Šobrīd man nav tā sajūta, ka ieklausīsies. Var jābūt, ka tur kaut kas būs. Ko es gribu teikt? Viss notiek ļoti smagnēji, ilgstoši, un vispār tas birokrātijas mehānisms, valsts pārvalde, tas ir smagnēji. Tur ir ministrijas saskaņo ar ministrijām, darba grupas un tā tālāk. Un tad ir viena lielā lieta, ko es varbūt jūs, Domburkungs, atradīsiet, ka vajag iesaistīt vairāk, palūgt atbildes uz šo jautājumu. Ir lietas, kur mēs zinām, kur ir ēna ekonomika. Un es parunāšu par cigaretēm. Visi zina, kādā purvā mēs iebraucām ar aizliegumu, tirgot cigaretes garšiņām, tā tālāk. Tur ir milzīgi nodokļu zudumi. Es jau gadu atpakaļ piedalījos, bija skaista prezentācija, ko industrija pati mums lika priekšā, kādi zaudējumi ir valstī. Visi to zina. Politiķi īsā versijā noslēdzam par cigaretēm. Neviens neko nedara. Jautājums, kāpēc mēs nedaram? Kāpēc mēs neejam soli atpakaļ? Vai mēs lobējam kontrabandu, kas ir milzīgs apjoms, ir 80% apmēram garšiņas un pīpējumās, kas nonāk kontrabandu, kas nonāk tirgu. Neviens neko nedara. Visi to zina. Jo, te man būtu arī jautājums. Bija kļūda, tā var saprast no vidi arī formulējumiem, bija kļūda, viņi jālabo. Ne? Un neviens negrasās labot, vai kāds grasās labot. Vīksnes kundze varbūt grasās labot. Es gribu, tā nebija kļūda noteikt šo mērķi, ka Latvijā nevajag elektroniskās cigaretes vispār atļaut. Mērķis ir ļoti pareizs. Tas veids, kā tas tika izdarīts, kā es to nosaucu virsraksta dēļ, mēs aizliedzam smaržas garšas. Bez mazai pirmie Eiropas Savienībā. Jā, Lietuva, Igaunija bija pirmie, bet viņi atļāva vismaz citas garšas, un Lietuva un Igaunija rāda, kā to apiet. Mans aicinājums ir nevis spērt gluži soli atpakaļ, atstāt to mērķi un atstāt to likuma pantu, bet ieliekt pārējais noteikumos, kā stājas spēkā tad, kad stājas Eiropas Savienībā. Tad būs lielāka jēga, un tad tiešām tie jaunieši nedabū. Es absolūti piekrītu Pēterim Apenim, paldies par to rakstu, jo smagie metāli un tas viss ir nenormāli kaitīgi.
Bet šis aizliegums ir izdarījis vēl sliktāk, jo tagad ir ne tikai smagie metāli, tur tagad ir nenormāli daudz nikotīna satura, nenormāli daudz nekontrolēta, daudz visādu ķīmisko vielu, kur jaunieši var nomirt. Ne jau detaļās. Mums noslēgums būs, kas ir 15. Saeimas programmās jāliek. Vienkārši izmetam šitās lietas. Bet ļaujiet man iziet pa pāris tematiem. Mēs aizķērām, un es gribu atgriezties pie tā. Zemākā cena vēl aizvien ir. Un tas jau nav stāsts tikai par būvniecību. Tas ir stāsts par ļoti dažādām nozarēm, kur zemākās cenas faktors vēl aizvien iepirkumos ir. Es skatos uz Ašarādena kungu, kurš iznesa vismaz līdz valdībai tātad tā saucamo iepirkumu sistēmas reformu. Zemākā cena vēl aizvien paliek kā ēnu ekonomikas, vismaz riskie neveicinošs faktors. Tā ir? Viņi ir ļoti, ļoti atkarīgi no iepirkuma komisijas. Un, es gribu teikt, ka ir tas slavenais Limbaģu pletīzeru gadījums, kad Rimī veiklā tas pletīzers maksāja 50 eiro, bet tā teikt, izsludinot konkursu rezultātā ir nopirkt par 220 eiro. Ja? Tā kā nekāda mazākā cena nav. Tas ir jautājums iepirkēja kvalifikācijā, kādā veidā viņš izvirz mērķi cenu, pamato viņu un tad sekotē cenai un cīnās par viņu. Komisijas vainīgs, ne politiskā līmenī likumdošana. Viņš nav likumdošanā. Vaina ir iepirkēja profesionalitātei, piedod. Jā, nevar būt. Katrā ziņā, protams, ka publisko iepirkumu likums paredz to, ka var izmantot kvalifikācijas kritērijus, tikai realitātē jau tas tā nenotiek. Mēs paskatāmies uz būvniecības nozari, sevišķi to, kas ir publisko pakalpojumu, publisko iepirkumu sfērā, ceļu būvniecību. Tur ir zemākās cenas princips absolūti dominējoši. Un tad mēs pieliekam, jo pati par sevi tā būtība varbūt nav tik slikta, bet mēs pieliekam otru daļu klāt. Un mēs pieliekam finansējumu nestabilitāti un neprognozējumību. Un ko tas rada? Tajā brīdī, kad uzņēmēji nespēja ilgtermiņā prognozēt apjomu, faktiski aug šīs piegāžu ķēdes, apakšuzņēmēju ķēdes. Jo es varu atļauties tik, cik es varu noprognozēt, un visu pārējo svārstību man ir kaut kur jāatdod. Jo ko es darīšu ar 100 liekiem darbiniekiem nākamajā gadā, kad apjoms samazināsies par 20%. Un šī zemākā cena faktiski nospiež šo cenu līmeni pa to apakšuzņēmēju ķēdi uz leju, kur beigās viņa mazajos un vidējos uzņēmumos, kā mēs redzam arī no pētījuma datiem, ka tas risks ir lielāks mazajiem un vidējiem uzņēmējiem, viņa rezultējās vienā brīdī aploksņu algās, nereģistrētā nodarbinātībā un tā tālāk. Tas ir tas princips, ka saliekot kopā zemāko cenu ar nozares nestabilitāti, mēs faktiski pasūtam tādu tā kā stagnāciju, un tad mēs brīnamies, kad nekas nemainās. Es skatos uz žūriju no likumsarga iestādēm. Zemākās cenas faktors iepirkumos un viņa tas principu vai kritēriju maiņa, tas būtiski mainītu lietas? Kaut ko tas noteikti mainītu. It kā ir tas kvalifikācijas kritērijs, to es varu no ikdienas darba pieredzes teikt, bet atkarīgs, ko tu pērci, tu vari pirkt konfekti konkrēti, un tad zemākā cena ir loģiski, bet, kā kungs teica, ceļa būvē visi piegādās vienu un to pašu, tas rezultāts ir viens, un tad beigās tev tie kvalitātes kritēriji vienkārši pazūd, un te vienīgais, kas mainās, ir cena. Tā kā brīžiem tas nav tik vienkārši, kā tas izskatās, un komisijai tas ir ļoti sarežģīts darbs, bet tas noteikti kaut ko mainītu. Kaut ko. Saukskungam ir versija, tas kaut ko mainītu, būtiski, mazāk būtiski? Šis ir ārkārtīgi sarežģīti. Es arī ar būvniecības nozari, kas ir sapcīt vienīgā nozara Latvijā, kas ir ģenerāla vienošanos panākusi. Un tās nozares... Tikai tā summa jau tur sen atpaliek no reālās dzīves. Viņu arī pa laikam kāpina, un es nesaku, ka tur viss ir labi. Es vienkārši norādu uz faktu, ka viņi ir vienīgā nozara, kas to ir izdarījusi. Pierakstīt 1050, jā, ir ģenerāla vienošanās. No 720 toreiz, tas jau bija sen atpakaļ, bet redz, kas ir pa lietu. Tie uzņēmumi, ko jūs teicāt, tie lielie, īstenībā, pirmkārt, nav tā, ka mazie uzņēmumi sastāv lielāko ēnu ekonomikas sastāvdaļu. Viņi proporcionāli vairāk iesaistās ēnu ekonomikā, bet ēnu ekonomika kopumā tomēr lielie uzņēmumi vairāk veido. Tā kā tas ir viens no faktoriem, kas ir jāņem vērā arī veidojot politiku. Otra lieta, nenoteiktība būvniecības nozarē ir skaidra, un tieši daļa šīs nenoteiktības, un daļa tā arī, kad ir grūtāk pieķert arī visā pasaulē. Būvniecībā ēnu ekonomika ir lielāka, ne tikai Latvijā. Kombinējot faktors, es piekrītu, kad nāk iekšā
ēnu ekonomikā lielajās iepirkuma lietās tie, kas arī tās privātmājas tomēr ceļ, jo viņi tās ir tās piegāda ķēdītes, par ko jūs runājat. Tā kā tur vairs nav tā, kā jūs sacījāt, kad ne jau tie, kas valsts iepirkumos strādā, ceļ tās privātmājas, beigās jau ceļ arī tās privātmājas. Es tomam pilnīgi piekrītu par to, ka te nav viennozīmīgi, jo, piemēram, augstskolās, zinātnē, šis te tehniskā kvalifikācija, viņi ir ārkārtīgi grūti noteikt. Ko tas nozīmē pateikt? Vajag doktora grādu, vajag tur pieredzi darbā ar politikas veidotājiem, un tur ir ļoti dažādi pieteicēji. Ja? Un tad kāds salīdzinoši daudz mazkvalificētāks iedod tur. Tā kā šī ir sarežģīta joma, vai to dalīt, bet tajā pašā laikā es atceros jau toreiz būvniecībā, kad es biju iesaisties tajā diskusijā, tas secinājums bija, kad realitātei no tās zemākās cenas atkāpties reāli praktiski nav iespējams. Tas, ko var darīt, ir skatīties, ko var darīt ar to tehnisko specifikāciju, lai tā tehniskā specifikācija būtu atbilstošāka un lai būtu jēga. Un tad, ko tur var dalīt, kad pilnībā atteikties un kad daļai atteikties varbūt no tās zemākās cenas. Bet tikko ir izņēmums, tā ir problēma. Labi, ļaujiet man, ja ir ko iebilst vēl. Jā, tāda viena replika. Protams, ka tā tehniskā puse ir pietiekami sarežģīta, bet atkal atgriežoties pie tā, būvniecība nav tikai būvniecība. Tur ir transports, loģistika, tur ir materiālu ražotāji. Tā ir ļoti, ļoti plaša nozara kopumā, ja mēs runājam par būvniecību kā gala produktu. Un tad arī viena no tām lietām, kas tiek darīta, mēs slavējam labos uzņēmējus, kuriem ir A reitings, un tā ir pareiza lieta, ko darīt, paust atzinību par tiem, kas visu dara atbilstoši, bet tā kā mēs aizejam līdz tam mazajam vai vidējam uzņēmējam, kurš sev koferītī ved tās aploksnes ar algām, es nezinu, vai viņam tas, ka viņš varēs 3 dienu laikā sazināties ar vidu, būs liela motivācija iziet no ēnām, jo viņš tak vispār negrib sazināties ar vidu, kur nu vēl pātrinātā kārtībā. Paldies, ka jūs pieminat reitingus. Man viens no uzņēmējiem, kas man raksta arī vēstules, uzrakstīja par to, ka reitings esot jāpārskata, stāstīja, kā viņš gan kamerā ir, gan vēl ieņēmuma dienestā ir tur mēģinājis uzzināt versijas. Mēs pirms gada par reitingiem drusku ar aizķērām. Šī brīža skats par tēmu reitingu un viņa jēga. Tas ir kā indikatīvs rādītājs, bet tas ir tikai un vienīgi indikatīvs uz šo brīdi. Jā. Tādu garantiju nevienam tas nesniedz. Un ir uzņēmēji, kas uzskata, ka tiek apbežoti ar zemāku reitingu, nekā viņu prātam būtu jābūt. Bet, viņiem ir nozīme, nav tā, ka viņi nemaz negrib sazināties ar vidu un citas lietas dabūt. Ir nozīme, jā, bet tas ir stāsts par mazajiem, vidējiem uzņēmumiem, kuriem ir tas izvēles moments, kurā brīdī pāriet uz gaišāku ekonomiku no pelēkās. Ja? Un tur sāk strādāt jau tas, kas ir attiecībā uz nodokļu tādu vēlmi maksāt nodokļus tajā zemākajā daļā, ja, kad uzņēmēji vēlas būt labāki. Un, tad ir jābūt rīkiem, kā viņiem kļūt labākiem, kā parādīt, ka viņi ir labāki. Ja to bremzē, tad rodās atkal pretestība. Jā. Versijas, ka tā reitingu kritēriju struktūra būtu jāpārskata, nav? Mēs pārskatām ik pa laikam, bet atceramies, kāpēc vispār tika izveidot reitingu sistēmu. Tas ir, lai veicinātu uzņēmējus kļūt baltākiem, ja tu gadījumā neesi. Un lai parādītu, ka valsts ieņēmuma dienests vai valsts kopumā uzticās uzņēmējiem. Pirms tam bija zelta, sudraba, bronzas panelis, kur bija apmēram zelta līmenī bija 5000 uzņēmēji, tagad tā reitingā ir 25,000 uzņēmēji. Mēs pasakām, mēs pamatā jums uzticamies, un tur ir tiešām servis 3 dienu laikā, vēl daudz citu pakalpojumi. Mēs, runājot ar uzņēmēju organizācijām, kuri un arī būvniecības nozarē tīpaši saka, kāpēc man ir vienlīdzīgs līmenis ar A reitingu, kur es redzu, ka tur betona maisītājiem tiek maksāta alga 800 eiro. Nav tādas algas, tādu tu profesionāli nevarēji dabūt par tādu atalgojumu.
Mēs pavērtējām, ja mēs palielinām šo atalgojumu, tad atalgojuma līmenis ir viens tikai no indikatoriem A-reitingā, un tur ir 50% no nozarē vidējās. Un loģiski ar tiem pašiem 800 eiro viņš iekrīt, jo vidēji nozarē ir 1500. Neadekvāts līmenis. Neadekvāts, jā, bet saprotiet, ja mēs palielināsim tagad kaut vai šo vienu indikatoru, mums pat 1000 mazināsies to uzņēmēju skaits, kas būs A-reitingā. Un te būs uzņēmēju reakcija no pretējās puses, ko Jaunzem kungs tikko pieminēja. Daudz ir tādi, kuri domā, vai man vajag un tā tālāk. Bet ko tagad ir kopumā valsts izdarījusi? A-reitingam ir vēl viens liels bonus. Iepirkuma likumā ir ielikts, ka ja tu esi A-reitingā, tev ir mazāk dokumenti jāiesniedz, jo jau tu saistības kārto ar valsti pietiekami labi. Katrā ziņā reitingu sistēma ir jāpārskata, jo ir piebremzējies to uzņēmēju vēlme, kas no B reitinga vēlās pāriet uz A. Un kritēriji noteikti tiks papildināti un vērtēti, bet vispirms sarunā ar pašām uzņēmēju organizācijām. Paturiet vēl mikrofonu. Kas ir jūsu atbilde tai pirmā riņķī, kas izskanēja no Bolt vadītājas, ka tur, kur bijām pirms gada, es vienkāršoju drusku, tur, kur bijām pirms gada, turpat esam, un tā motivācija kļūt baltākiem pietrūkst? Valsts ieņēmuma dienas bija no tiem, kas atbalstīja uzņēmēju vēlmi mainīt un atļaut, piemēram, leasing mašīnām piedalīties šajā tirgū. Tā kā ir lietas, kur valsts ieņēmuma, es domāju tā, valsts uzticība, tas uzņēmēju uzticība valstī veidojās no tā, ka viņus ne tikai oficiāli uzklausa konferencēs vai kaut kādās sanāksmēs, bet arī sadzird. Valsts ieņēmuma dienests, gribot, negribot, ir kļuvis par to tiltu starp uzņēmējiem un politiķiem. Bet tad, kad valsts ieņēmuma dienestam neizdodas ar ministrijām vai politiķiem, tad, protams, valsts ieņēmuma dienests ir tas vainīgais. Un mēs bieži saņemam šos sitienus. Bet arī Aiva Vīksne pieminēja mazo režīmu, kur valsts ieņēmuma dienests piedalījās. Es gribu teikt, ka es piedalījos, jo tā ir mana personīgā ideja, ka mazajam režīmam, kuri fiziskai personai labi, man versija bija 15%, bet ar 10% iet. Valsts ieņēmuma dienests uzskata, ka vēl pie tā likumprojekta ļoti daudz jāstrādā. Bet katrā ziņā tā ir ideja, ko uzņēmēji saka, uzņēmēju organizācijas, ka valstī ir kaut kas jādara, lai pakustinātu ēnas. Kaut kas. Precizējam, tad pa ministrijām nav šāda ideja. Tas komentārs ir, mēs bijām tilts, bet tilts tā kā ielūza. Tad kaut kā tā, jā? Es varu pakomentēt, kā tā bija praktiski. Tiešām valsts ieņēmuma dienesta atbalstīja jau gadu atpakaļ, bet nosacījums bija tāds, ka personai joprojām ir jābūt individuālajam komersantam. Ierēģiem no vidu bija pozīcija, ka tikai individuālais komersants drīkst piedalīties, attiecīgi pašnodarbinātā persona, kā visur Eiropas valstīs, nedrīkst. Bet apritējot gadu, nesen tieši bija cita sanāksme, jo Finanšu ministrija bija savi iebildumi, un komentārs bija tāds, ka tomēr varbūt mums nevajag to individuālā komersantu, varbūt var pašnodarbināto personu. Un tagad atkal mēs nevaram virzīties tālāk ar izmaiņām, jo mēs esam pie punkta A. Un cik mēs saprotam, ka tur arī vidi kopā ar Finanšu ministriju nevar tikt pie vienota viedokļa. Un tas ir vienīgais... Pat netiekat pāri pa to tiltu, jā? Jā, mēs esam tikuši pāri pusē, sarunās ar uzņēmējiem, un uz otru pusi mēs netiekam krastā. Strupceļš tas saucās, nevis tilts. Nē, tas nav strupceļš. Es laužos. Jā, es piebildīšu, ka šis parāda to kopējo situāciju valsts pārvaldē sadarbībā ar valsts iestādēm. Jā, es atgādināšu pagājušās konferences sarunu par kases sistēmu tēmu, ja, kur mums bija solīts, ka līdz augustam jau tiem A klases uzņēmējiem viss būs sakārtots. No A klases uzņēmēji to solīto augustā saņēma decembrī, bet novembrī jau, kā saka, bija paziņojums par to, ka īstenībā pamatā šis likums pats par sevi ir nelikumīgs, jā, ar Eiropas Savienības tiesas lēmumu. Tā kā, un kas notiek tālāk, atkal neviens uzņēmējs nezina. Jā, jo praktiski šobrīd kas sistēma certifikācija ir, kā saka, daļai nelikumīga, ja tiek prasīts tas, kas ir attiecās uz pirmkodu. Ja. Kas notiek tālāk, uzņēmēji nezinu, uzņēmēji rakstījuši vidam vēstuli, uzņēmēji rakstījuši ekonomikas ministrijai vēstuli, tur viens uz otru skatās, tā kā atbildēt, neatbildēt, vai finanšu ministrijai.
Kurš par to ir atbildīgs, neviens nezina. Vienīgā atbilde, ka būs kaut kāda darba grupas. Ir darba grupas, nav darba grupas. Praktiski šobrīd situācijā, kad jau 2 gadi atpakaļ mums vajadzētu runāt par kaut kādu digitālu fiskalizāciju, par kaut kādiem jēdzīgiem pasākumiem, mēs vēl ar vienu rakājamies par to 10 gadu bēdīgo likumu un uz priekšu nekādu neejam. Nu, tāda ir tā situācija. Un ja atgriežamies atkal, runājam vairāk par valsts pārvaldi, 70% attiecībā uz ēnu ekonomiku atbildība ir valsts pārvaldes pusē. Uzņēmēji 30% uzņēmēji var ar savu uzņēmēju pelna naudu. Uzņēmēji strādā, pielāgojas tam, kas ir. Tie uzņēmēji, kas maksā nodokļus, pielāgojas tām likuma prasībām, kādas tiek iedotas. Tie uzņēmēji, kas nemaksā nodokļus un nemaksās, pielāgosies jebkurām citām likuma prasībām. Tā kā mums ir jāstrādā uz to vidusdaļu, un tā vidusdaļa primāri skatās, ko tad ar manu naudu dara valsts. Ja ar manu naudu valsts rīkojās kā pagadās, ja man nav nekādas garantijas par to, ka maniem bērniem tiks nodrošināta skola, izglītība, medicīna un man pašam pensija, tad, es tad varbūt par savu pensiju domāšu kaut kā pats savā. Un tas ir par nodokļu morāli. Pirms mēs aizējam dažas minūtes vēl, par kas saprātiem darba grupu taisīsim? Man nepatīk darba grupas. Mums ir operatīvas sanāksmes ar nozara asociācijām vairākas jau Izklausās, ka bijušas. vairākus gadus tās asociāciju sanāksmes ir. Nē, mums ir katru mēnesi pilnīgi LDDK, LTRK, Ficils un tā tālāk, bet ar kasēm ir skaidrs, ka mēs esam palikuši nedaudz vēsturē. Pilnībā uz digitālo mēs... Ukrainas pieredze rāda, ka viņiem ir pa daudz, viņi uzkāpa šī grābekļa, mēs negribam uzkāpt vēlreiz. Bet attiecībā uz kasēm ir skaidrs, ka no nākamā, es atkal negribu solīt datumu, bet ir skaidrs, ka arī šis tiesas spriedums palīdz mums noņemt to smago slieksni, jo mums ir tikai viens konkrēts standarts, kas tiek izmantots ASV drošības kaut kādas aģentūras izveidots standarts, un to standartu jāņem ārā, paplašinot ar citiem standartiem. Datumu nesauksiet? Nē, no nākamā gada pilnīgi noteikti tas būs spēkā līdz gada beigām, šis ir jāpieņem. Ir ļoti jāatvieglo šī certifikācijas sistēma, vienkārši jāaizmirst un jāpāriet uz kaut ko modernāku. Gaidīsim līdz nākamā gada ēnu ekonomikas pētījumu. Pirms es nonāku pie nodokļu morālēm, un tur mēs atgriezīsimies pie politiķiem un droši vien pie 15. Saeimas. Vēl es gribu atgriezties pie sodiem. Pamēģinām caur skatu no Norvēģijas, kur tas mikrofons atceļoja, lai atceļoja šajienes. Cik lielā mērā soda drauds un sodīšanas neizbēgamība, kas nekur pasaulē nevar būt absolūti. Cik lielā mērā pēc tās pieredzes tagad dzīvojot Norvēģijā, salīdzinot to, ko pats pieredzējāt un ko draugi brādi paziņas pieredz, cik lielā mērā tur ir faktors par sodiem Latvijā vai Norvēģijā vai nav? Pirmkārt, ja pieķer, ka tu mērķiecīgi pieņem to darba izpildītāju, kas nemaksās nodokļus, tad soda pirmkārt 50,000 kronas, 5,000 eiro ir tām privāta personam, kas paņēma čoka, kas nemaksās nodokļus. Un tad, protams, vēl paši to uzņēmēji arī soda. Bet viņi jau pieķert nevar divatā sarunājumi viss? Tur ir diezgan vienkārši, jo mums skaidra nauda, es burtiski iztērēju eiro, ko es biju ielicis makā 3 gadu atpakaļ, jo es skaidru naudu neesmu redzējis kā tādu gadiem. Jo visur mums ir ērti uztaisīt sistēmu, es ar mobīlo vienkārši vipsā pārskaitu, un tu vairāk kā 200 eiro dienā nemaz nevar izņemt skaidru naudu ārā no bankomātas, tāpēc skaidra nauda pa lielam ļoti reti, kur pavīdi kā tāda. Un otrkārt, viņiem ir tiesības ziņot, ja tu kaut vai pārtiks veikalā pietiekami bieži pērc pa pietiekami lielām summām kaut vai pārtiku. Pārdevējiem ir tiesības ziņot, ka izskatās baigi aizdomīgi, ka šis vienmēr tikai kešā norēķinās. Un ir sajūta, ka ziņo? Es esmu dzirdējis pa vairākiem brāļiem lietuviešiem, kas ir šitā iekrituši, tāpēc, ka ir viena lieta, ja tu norēķinies kādreiz, vai arī, ka redz, ka tu esi atklāt turists, bet ja tu ej, teiksim, uz būvmateriālu veikalu un regulāri tur pērc terases deļus un visu laiku skaidrītē maksā, tad skaidrs, ka kaut kas tur nav tīrs un ir gadījumi, ka pieķer, jā. Oi, kā Latvijas būvmateriālu veikalos šito var novērot. Tur pat nevajag iesprigt pārāk. Kas ir komentāri no jūsu puses? Kombinācija šeit faktiski parādās. Sots un skaidrā nauda.
Strādā mikrofonus. Jā, es runātu vairāk par soda neizbēgamību nekā par bardzību. Jo arī, manuprāt, gluži vienkārši jāatzīst, ka mēs nevienu finanšu ekonomisko lietu, nevis nevienu, bet ļoti maz varam runāt par taisnīgu noregulējumu, proti, kas ir ātrs, saprotams un adekvāts. Līdz ar to mums ir jāstrādā pie tā, lai šīs lietas būtu maksimāli vienkāršas un lai pēc iespējas ātri būtu šai juridiskajai personai arī noteikti sankcijas, līdzīgi kā Vīts uzrēķina šo te soda naudu, tāpat arī, ja ir šis krimināla tiesiskais, tad pamatā būtu jāorientējas uz mantisku raksturu sankcijām, jo pēc 10 gadiem iztiesājot lietu, tur ir jābūt ļoti īpašiem apstākļiem un īpaši, kā saka, bargam prokuroram un tiesnesim, lai sods būtu saistīts ar reālu brīvības atņemšanu. Tie laiki ir pagājuši, tas bija izmēģināts, un ir saprotams, ka ir jātiec uz pietiekam ātru, mantisku sankciju, lai uzņēmums, ja viņš vispār, nav radīts fiktīvi, bet ir orientēts uz uzņēmēju darbību, lai viņš var turpināt savu darbu, dot labumu valstī, un cerams, ka neatgrieztos vairs. Nevis 10 gadus tiesājoties un beigās piespriežot to pašu naudas sodu un nepiedzenot vai neiegūstot šo te nodokļu parādu. Jāstrādā ir ātri ar uzņēmēju. Labi, un par skaidru naudu, jo jūs priekštecis Stukankungs bija tas, kas vairāk kārt teica par to, ka visi tie pilsoņi, kas atnāk algas dienā pie bankomātiem ar to skaidro naudu nemazos apjomos, tādu vismaz būvmateriālu veikalam adekvātos, ka tur arī būtu tā kontrola kaut kā jāmaina. Pilnīgi noteikti. Man nav saprotams, kāpēc joprojām tik plašas iespējas rīkoties ar skaidru naudu. Man personīgi tas rada vienmēr diskomfortu un reizēm es nevaru pat nopirkt to, ko es gribu, jo man nekad nav skaidrs naudas līdz. Un tā ir elementāra tolerance, ja, jo projām visi mierīgi noskatās, kā pie kasēm tērē lielas summas skaidrā naudā, raugoties Norvēģijas virzienā, ko stāstīja šo pieredzi šeit, es pat nezinu nevienu tādu gadījumu, ka kāds būtu noziņojis vai vērsis uzmanību, ka kāds regulāri iepērks skaidru naudu. Fidā neviens nav noziņojis, vai ne? Neviens. Ir tāda. Ir. No kurienes? Kur ir tas labais piemērs, kurš ziņo? Nē, gadās atsevišķi, viņi vairāk droši vien ziņo valsts ieņēmumu dienestam tieši par tādiem nodokļu noziņojumiem, bet, protams, gadās arī veikaliem. Es tādu esmu redzējis, bet, protams, katru gadu. Bijāt pārsteigts? Nenāk, nē. Bet par kaimiņiem diezgan bieži ir. Tā kā par māju, tieši par privātu māju būvniecību ir tas, ko mēs tiešām redzam. Bet es gribēju 2,5 lietas pateikt. Viens par tiem sodiem, kur mēs ar ģenerālu prokuroru noteikti darba grupu izveidosim, parunāsim. Es uzskatu, es ļoti priecātos arī nozares viedokli dzirdēt, ka ja tas sods, ja tu 10 gadus kā liels uzņēmums nemaksā algas, pilnā apmērā maksā aploksņa algas, un tas, kas tev draud, ir pēc tam, ka tev tas viss vienkārši būs jānomaksā beigās, vai tas ir atturoši. Tāpēc arī ir tā starptautiskā labā praksa, ka tomēr tie sodi tur, kur apzināti, ilglaicīgi tiek maksāts aploksņa algas vai citi finanšu noziegumi, tad tur ir cietumsods, likvidācija, vienalga. Šitas jums darba grupā viena lieta? Jā, tas ir pirmā lieta. Otra lieta par to skaidru naudu un to 10% nodokļu režīmu kopā. Skaidra nauda mūsdienās, vismaz pēc mūsu pētījumiem, ko mēs arī ar valsts ieņēmumu dienestu un finanšu ministriju esam runājuši, nenozīmē īstenībā skaidra nauda. Aploksņa alga vairs nenozīmē skaidrā naudā aploksnē. Tas tiek darīts citādāk arī, pārskaitot, pieņemsim, uz citu Eiropas Savienības valsts uzņēmumu, kā fiktīvu uzņēmumu, kā grāmatvedības izdevumu, turpat tās sadalīts vai skaidrā, vai maksājuma iestāžu kontos. Tas ir viens, bet gan saņemt naudu skaidrā naudā, izmaksāt skaidrā naudā, gan veikt to, ko es tikko minēju, tas ir nedaudz grūti. Tas ir bišķiņ jāuztraucās par to, ka tu to dari kā negodprātīgs līdz galam uzņēmējs. Tas prasa kādu infrastruktūru, visticamāk kādu komisijas maksu. Agrāk, kad uzņēmumi, tas nav labs piemērs ar tiem auklēm runājot, tik maziņš, kad vienkārši saņem tos 20-50 eiro, bet kaut kādā brīdī tas uzņēmējs vai servis vai skaistumkošanas salons paliek nedaudz lielāks, viņam paliek arvien grūtāk tās aploksņa algas maksāt un viņam vajag kādu palīdzību no ārpuses. Un agrāk tas bija vai nopirkt skaidro naudu, to var izdarīt par agrāk 10%, pēc tam 5%, 2-3%. 2-3 ir nopirkt, bet jārēķinās, ka tev ir jāprāt, ne no godīgas personas tu pēc, tur ir kaut kāds arī risks iekšā, līdz ar to tāds atvieglots režīms līdz 10% noteikti. Šrēnkungs vairāk ir, ja? Ir vairāk. Ok.
Okay. Grišankungs, pielieciet savu liecību par sodu, bardzību, neizbēgamību un skaidrās naudas faktoru tajā visā. Soda neizbēgamībai jābūt, un jo efektīvāk. Nav nekas pasaulē ideāli. Mēs ceļā uz to, lai būtu soda neizbēgamība. Bet, mēs arī saprotam, ka mēs esam tauta ar skaidras naudas piekritēji. Mums vēl joprojām darba likumā ir norma, ka darba samaksā tiek maksāta skaidrā naudā. Savādāk tikai ar vienošanos ar darba ņēmēju. Lūk, man šķiet, ka mums vēl ir saglabājuši tādi principi, par kuriem ir jādomā un jāmaina. Un mēs šodien šeit šī diskusijā saprotu, ka ēnu ekonomika tās ir tās sekas, pie kuras mēs katrs esam pielikuši savu roku. Gan uzņēmēju politiķi, tiesība aizsardzības iestādes, arī patērētāji. Jo diezgan daudz arī patērētājs ietekmē. Ja nav pieprasījuma nomaksāt skaidrā, tad arī uzņēmēji neiesaistīsies tādā darījumā. Un šī ir tā iespēja mums katram sev uzdot jautājumu, kāda mums pašam personīga loma ir ēnas ekonomika veicināšana. Roķiskungs gribēja. Viens no ēnu ekonomikas mazināšanas plāna punktiem bija noteikti darba likumā, ka algu primāri izmaksā bezskaidrā naudā, kas ir normāli. Ēnu plānā ir Finanšu ministrija iesniedz Labklājības ministrijai. Labklājības ministrija nevirza uz Saeimu šo likuma projektu pakā šo punktu. Finanšu ministrija iesniedz otrais jau Saeimā. Tas punkts tur nav. Rokpeļņa kungs, ZZS ministrija. Bet fakts ir kāds, ka tikai 6% darba devēji maksā skaidrā naudā atalgojumu, un ja ņem no darba ņēmēju skaita, tikai 2% saņem skaidrā naudā. Tātad vienkārši pat likumā, šī brīdī tas būtu tā kā pateikt deklaratīvi, bet tomēr, jēga ir kāda. OECD piekdien prezentēja savu pētījumu, kur iesaka Latvijai rekomendāciju ieviest obligāto gada ienākumu deklarēšanu pilnīgi visiem Latvijas iedzīvotājiem. Tāds rekomendācija varbūt pat nebūtu, ja būtu kaut vai šī viena lieta, kā darba likumā noteica bezskaidrā naudā. Iedodiet savu liecību šobrīd, kāpēc mums plānā jau bija izvērtēt vispārējo deklarēšanos? Kāpēc mums viņi nenotika tur uz tā tilta? Nē, viņi tika vērtēti valsts ieņēmuma dienestā, mums notika saraksts ar Finanšu ministriju, un valsts ieņēmuma dienests uzskata, ka nevajag tracināt tautu un prasīt gada ienākumu deklarācijas, jo valsts ieņēmuma dienestā instrumenti spēja uzrunāt un atrast tās cilvēku loku, kuri nemaksā šos nodokļus, iespējams nemaksā. Un tad mēs ar viņiem sazinamies un strādājam šā vietā. Par to skaidro naudu. Es nezinu par precīzi konkrēto gadījumu, bet ja izskan, ka tas ir deklaratīvs, tad varbūt tas tā arī ir atbilde. Bet vēl otrs moments, teiksim, sadarbībā ar Latvijas banku, ko mēs budžeta komisijā apstiprinājām, ir bankomāta tīkla nostiprinājām valstī. Jo atceramies, ka mums ir arī citas lietas, kas varbūt par kurām ir jāpadomā fonā. Un, lai kā ēna ekonomikas kontekstā, skaidra nauda ir slikta, bet skaidra nauda reizēm ir arī vajadzīga. Skaidra nauda šajā ģeopolitiskā situācijā ir absolūti nepieciešama. Visas Finanšu ministrijas un valsts ieņēmuma dienesta iniciatīvas nav vērstas uz skaidras naudas ierobežošanu, bet tikai uz caurskatāmību. Skaidra nauda legāla. Skaidra nauda ir legāla, viņai jāturpina tādai būt. Viņa ne visa ir legāla. Nē, bet es pateikšu, pieņemsim būvniecībā. Ļoti man patīk šis piemērs, jo būvniecība arī būvmateriālu veikalos. Kas iepērkās? Cilvēki, kuri šo naudu ir nopelnījuši, viņi ir nopelnījuši legālu naudu, bet lai viņi varētu... Tie nelegāļi brauc uz Norvēģiju, ja? Ha? Nē. Bet viņi ņem savu godīgi nopelnīto naudu un tad sāk ražot to skaidro naudu, lai varētu lētāk uzcelt savus mājokļus. Labi. Mums laiks ir limitēts, tāpēc ļaujiet man atvērt vēl vienu nodaļu, atgriežoties pie Saukskunga prezentācijā minētās nodokļu morāles, kas faktiski ir tā kā novitāte, ja mēs tā skatāmies pēc 15 gadiem. Es gribētu, Saukskungs, jums tā kā pirmajam aicināt teikt, Tātad, mēs esam tur, kur mēs esam, ar pieņēmumiem un ar kultūru, un beigās jūs nonācāt pie secinājuma ieteikumiem gan politikas veidotājiem, gan nozarēm un viņu visāda veida organizācijām. Kaut kādā īsajā versijā, domājot, ka mums ir vēlēšana gads pie viena arī, un tad tie tilti starp pagājušām saimām un nākamām saimām.
Nu, kas būtu tas primārais darāmais šobrīd, vai izejot no tā, kas ir neizdarītais tajā nodokļu morāles kontekstā, kam vajadzētu būt, nu, un tagad sariežos pie tā, kam vajadzētu būt arī Saeimas vēlēšana programmās. Jo 4 mēnešus mums te sola tā jaunā valdība, bet varbūt, ka 4 mēnešos var. Jā, kas saistās ne tikai ar nodokļu morāli, bet ēnu ekonomiku un arī vispār lēmumu pieņemšanu politikā kopumā, es tā paņemšu to lielo tiltu sākumā, pirms iet tālāk, ir tā analītika un ieklausīšanās analītikā. Ašāna kungs visu cieņu, bet ja FID vadītājs saka, cik maksā skaidra naudu, jāklausās ir. Viņš labāk zina nekā jūs. 100 punktu. Un tāpatās ir ar šitām lietām. Mēs arī par šito labāk zina nekā jūs. Jā, bet tas bija, ja to paņem kā virsraksts, tas izklausās. Es piekrītu, bet tad izklausās, ka uzraudzības dienas strādā ļoti, ļoti vāji. Tā ieklausīšanās analītikā tā ir svarīga. Otrkārt, es te arī aicinātu neuztvert kā melns un balts. Ja mēs sakam šajā pētījumā, kad valsts, kā tērē nodokļu maksātāju naudu, ir vissvarīgāk. Tas nenozīmē, ka kontrolē nav nozīmes. Kontrolē ir nozīmes, un tiem sodiem ir nozīmes. Un kurš te teica 70-30%, jūs laikam teicāt 70-30%, es piekrīstu tai proporcijā, jo Domburkungs laik prasīja par to proporciju, bet es tos 15-20% ielikt kontrolē, un tad to proporciju saglabātu starp uzņēmējiem un valsti, jo tas ir būtiski. Un visbeidzot, atbildot Jānis to jautājumu, ko tu tieši uzdevi, ja kaut ko valsts varētu, un tagad tas ir anglisks visual thinking, tā domāšana, ja kaut ko šie cilvēki, kas uz šiem 4 mēnešiem ir tikuši valdībā, varētu izdarīt, tas būtu ārkārtīgi daudz, ir parādīt, kad ne tikai ātri pie šādas situācijas var izveidot valdību, bet tā valdība var būt tāda, kas plus mīnus konstruktīvi pieņem lēmumus un parādīt, kad var kaut kādā veidā to uzticamību valstī veicināt. Kaut kādu vienu piemēru iedodiet. Konstruktīvi pieņem lēmumus, tas baigi vispārīgi. Tur, neretināt bezjēdzīgi, piemēram, ierēdniecības rindas, nonākot ātri varā vai nepieņemot kaut kādus lobistu veidīgus, Jums lobisti viens blakām sēž? Lobisti arī dažādi. Vai arī, piemēram, Rokpeņkungs, tā retorika, kas bija jums par tiem ķekšiem, šitā nevajag. Šitas nestrādā. Man vismaz tas nestrādā. Es nedomāju, ka kādam šeit vispār strādā. Tās mazās. Un vēl vien mazāk, ko vajadzētu lobistiem izdarīt? Pēc tiem mēs te vienkārši šeit tiem secinājums, ar ko lobistiem izdarīt pirmo. Asociācijas ir arī lobisti. Tas viņiem ir jāprasa droši vien. Labi, pirms lobisti atbild Vilks kundze par iepriekšējo valdību, par jauno valdību, par jauno Saeimu, iekšpus revizijas, ārpus revizijas. Kas ir jūsu redzējums, kas nodokļu morāles jomā nenotiek, kam vajadzētu notikt? Pirmām kārtām tie tiešām ir skaidri publiskie tēriņi. Un skaidrojot, salīdzinot līdz katram tādam, varētu teikt, cilvēciskā mēroga izdevumam. Jo ļoti tiklīdz mums aiziet miljonos, patiesībā sabiedrība vairs nesaprot, vai jau aiziet pat miljārdos. Bet tad, kad mēs tos dažādu institūciju tēriņus novedam līdz tādam skaidri saprotamam, cik maksā par telpām, par vienu darbinieku, un kad varam salīdzināt, jautāt, kāpēc viena ministrija, otra ministrija šādi atšķirīgi. Tas, ko jūs arī minējāt, to pašu pletīzeri, jeb gludekli, tiešām salīdzinām, ja mēs zinām tos pašus, kaut kādas lietas, ko mēs paši savā sadzīvē iegādājamies pa kādu cenu, un ja mēs redzam, kas notiek valsts pārvaldē, vai pašvaldībās. Un tad, kad šādi piemēri būs pretī, tad arī attiecīgi sabiedrība arī tā kā varēs reaģēt. Otrs, tiešām nebaidīties būt atklātiem, jo mēs uzskatām, ka patiesībā tas ir tas pirmais filtrs vispār publiskot informāciju un skaidri publiskot informāciju. Tā ir tiešām līdz kaut kādam saprotamam līmenim. Labi, salīdzinājums atkal ar Norvēģiju, kā tur, vai tas, ko tagad šeit pirmie saka, vai tas ir ceļš uz to sabiedriskā līguma bāzi Latvijas Republikā, vai ir vēl citi soļi? Tīri no politiskā viedokļa man bija interesanti, ka man kā imigrantam prasīja, ko tu vispār vēlēs
Es tā, ko? Es pat nezinu, Migrācijas dienestā? Karali sauc. Nē, vienkārši bija interesanti, ka visi uzskata, ka visiem jābūt tā kā iesaistītiem, jo tas nav tikai tā, ka kaut kāds onkuls tur ir kaut kur ievēlēts, un neviens jau tā īsti nezin, ko viņi tur dara, vai ne? Viņi grib, lai tā kā tu interesējies par to vietējo, kas notiek, un lai visi būtu iesaistīti, lai to arī saprot, pa ko īsti vēlē un kāpēc tu vispār vēlē pa viņu. Bet tas ir interesanti, jo tā kā man liekas, ka labāk jau pasum tāds imigrants ir sevišķi malā, vai ne? Tīri politiskā viedoklī. Labi, imigranti Latvijā tāda sensitīva tēma. Ja mēs runājam par Latvijas pilsoņiem šobrīd, ko jūs skatoties uz 15. Saeimu, ko jūs sagaidītu no pilsoņiem šajā sabiedriskā līguma un nodokļu morāles jomā, kas var atnākt atpakaļ ne tikai ēna ekonomikas rezultātos? Pa smagu padomājam, ko lobisti teiktu? Vispirms jau man sanāk laikam atgriezties pie tā, ka mēs pieskāros jau iepriekš, un arī Vilkas kundze patiesībā iepriekš jau precīzi formulēja, ka, manuprāt, tā galvenā, ja mēs runājam tieši par gaidu no nākamā parlamenta, es domāju, ka galvenā gaida ir, protams, izdevuma sadaļa, jo tur skaidrs, ka tas, ko mēs redzam, un tie piemēri, es laikam nesaukšu nevienu konkrēti, bet, protams, ka tie piemēri, kur parasti jau tie parādās kā skandāli par to, kā publiskā nauda tiek tērēta, protams, ietekmē arī to, kā uzņēmēji uz to skatās. Bet otrs ir par pašu politikas veidošanu, un es domāju, šo nevajadzētu novērtēt par zemu. Un tā divi aspekti, un Vilkas kundze iepriekš jau pirmajā runas brīdī pieminēja šo politikas tendenci lielā mērā nevis domāt par ērti lietojamu politiku, kuru tad var izmantot visi, un tad domājam par to, kā mēs aizķeram tos, kas izmanto to politiku tā kā ļaunprātīgi, proti ķeram tos, kas tiešām ir krāpnieki, nevis uztaisam tādu režīmu, kur neviens tāds saprātīgs lietotājs nevar navigēt cauri. Un tas ir, laikam, šķiet, ko Norvēģijas Jānis teica par to lēkāšanu, par to, kā tad tas notiek likumā, tur tik daudz atsaucas, ka tu pat kā prātīgs lietotājs vienkārši netiec cauri. Un otrs jau atkal ir par to, kādi faktiski ir tie tiešie politikas efekti, un te jau atkal pieskaroties nodokļu tēmai izskanēja vairāki, piemēram, no akcijas nodokļu izmaiņas, kas uzreiz stimulē to, ka patiesībā beigās jau mēs to centrālo mērķi mazināt kaitīgo preču apriti nesasniedzam, mēs īsumā iešaujam vēl arī otrā kājā, ne tikai pirmajā. Otrs man šķiet brīnišķīgs piemērs, redzēju zālē arī pārstāvis no nekustamā īpašuma nozares, par to mums ir kamerā iekšēji bijušas ļoti asas diskusijas, proti kapitāla pieauguma nodokļu izmaiņas, kas beigās te atkal nozares pārstāvi neļaus samelot, visticamāk nozīmē to, ka nevis valsts iekasēs vairāk no kapitāla pieauguma, bet gluži otrādi, vienkārši vairāk šie darījumi parādīsies ēnu sadaļā. Un trešais ir jau piesauktais mazais bizness, par ko mēs runājam arī tā jaunā režīma kontekstā. Šeit arī, es domāju, kamerā iekšēji būs interesanta diskusija, jo arī tur jādomā par pretizvairīšanās normām, bet te tikai noslēdzot, atkal no svara būs tas, cik vienkārši pie tā režīma var tikt. Un te es gribu noreflektēt uz Bolt piemēru. Kāpēc? Tāpēc, ka Bolts katru dienu domā par lietotāju pieredzi. Tas ir tāds ārkārtīgi svarīgs jēdziens mūsdienās. Un tad, kad mums būs no lietotāja pieredzes viedokļa ārkārtīgi viegla vidu aplikācija, kur ar 2 klikšķiem noskanēt EID karti un tavi personas dati ir iekšā un tu vari maksāt to 10% nodokli, tad tas strādās. Līdz tam pārējā momentā diez vai dos to efektu. Politiķiem jautājums noslēdzošais nodokļu morāles jomā. Kas ir neizdarītais vai kļūdas un kam jābūt jūsu 15. Saeimas programmās? Jā, te ir 2 lauki. Viens ir valsts spēja atrast noteiktā skaidrā veidā, kur ir problēma un to identificēt. Un tad atrisināt to jautājumu, par to mēs daudz runājam. Šeit es domāju, ka ļoti svarīgi valstī ir nākamajā periodā tomēr virzīties uz patiesu digitalizāciju. Digitalizācija un jau pašlaik arī jaunā robotu sistēmas dod iespēju identificēt praktiski jebko. Ja? Tā ir viena lieta. Un tad ļoti daudz tik runāts, gan Bolts, gan arī kases aparāti, gan daudz citas lietas. Vienkārši tās iespējas ir jāattīst. Otrs no valsts puses ir, man liekas, ka viena ir ļoti laba šī te uzņēmēju segmentēšana, tomēr ir šie te A, B segmenti un signalizēšana, tie ir labākie uzņēmumi, dot viņiem priekšrocības. Valsts pusē attiecībā uz budžetu, labākais, ko es esmu redzējis, tā ir tiešām valsts spēja atskaitīties par to, ko viņi spēja darīt, un tā ir pārēja uz rezultātu vērsta budžetēšana, arī pakalpojumiem, protams, ir pierādīt, ka tie pakalpojumi sniegt par efektīvāko izmaksu. To vēl nav sanācis izdarīt. Viņš lēnām iet uz priekšu, vismaz šogad es redzu arvien vairāk politiskā līmenī par to tiek runāts, bet, protams, te ir ļoti kompleksa sistēma, tas ir gan NAPS, gan arī konkrēti ministri
ministrija uzdevumi, gan arī programmu uzdevumi, gan arī pakalpojumu uzdevumi. Labi, vēl 4 politiķi atbildes pretējā secībā, sākam Liepiņas kundze. Jā, mums programmām būs diezgan daudz gan par nodokļiem, gan par administrēšanu, bet faktiski tā būtiskākā lieta nemainīsies, kamēr valsts pārvalde, politiķi uzņēmēji runās katrs savā valodā, tikmēr tur nekas labs nebūs. Un arī tā birokrātija tur ir diezgan jāmazina. Es pievēršu uzmanību tam, kas ir rakstīts pie politikas veidotājiem. Tas pirmais secinājums, respektīvi, kā tiek tērēta tā nauda, ietekmē visvairāk nodokļu morāli. Un tā mana pārliecība ir, ka lielākā tā vieta, kur lielākā daļa Latvijas iedzīvotāji, teiksim tā, sastopās ar valsti, tas ir centienos iegūt veselības aprūpas pakalpojumus. Un mēs redzam, ka joprojām ir numur 1 lieta, kas iedzīvotājs uztrauc. Un politikas veidotāja līmenī tas nozīmē, un arī tas ir izskanējis šodien, tieši tā nespēja iegūt laicīgu veselības aprūpas pakalpojumu arī mazina to uzticību valstī, ka tie nodokļi tiek jēdzīgi iztērēti. Tas droši vien 2 lietas nozīmē politikas veidotāju pusē. Viens, protams, tā vēlme ieguldīt veselības aprūpē vairāk, otrs, protams, sakārtot veselības aprūpas sistēmu, lai tie pakalpojumi nonāk līdz iedzīvotājiem. Attiecībā konkrētāk jau uz nodokļu un ienākumu sadaļu. Tā viena lieta, ko mēs labi izdarījām nodokļu reformā, tātad bija pārgājām uz fiksēto neapliekamo minimumu. Tā viena lieta, par ko mums bija vienošanās, bet ko mēs neizdarījām, vismaz likuma līmenī, bija, mēs neierakstījām tas, ko vajadzētu izdarīt. Vajadzētu piesaistīt minimālo algu vidējai algai un neapliekamo minimumu minimālajai algai. Tā ir mana pārliecība, jo ceļoties vidējai algai, attiecīgi celtos arī minimāla algu un neapliekamais minimums. Manuprāt, tas būtu būtiski tieši arī ēnu ekonomikas ierobežošanā. Būtu vairākas lietas, ko es vēl varētu pieminēt, bet droši vien laika ziņā. Mēs programmā lasīsim, vai viņas tur parādīsies. Vīksnes kundze. 3 lietas. Pirmais, ko jau mēs darām šajos 4 mēnešos, un uzsākts Finanšu ministrijā pārskatīt izdevumus, un arī budžeta komisijā 5 miljonus ietaupīja, bija replika, ka pamaz, bet mēs sākām. Nebūs lieki komandējumi, ņemot vērā, ka budžeta komisiju vadu vairāk nenāks. Un arī šobrīd mēs skatām ministriju budžetus pēc KPI, tātad dodam naudu un kādi būs rezultāti. Lai nenāk ar liekiem komandējumiem, jauniem mobiliem telefoniem, jaunām automašīnām, tādi vairs nenotiks. Un pats vēl viens, ja tāds konkrētāks lietas, ko mēs runājām, pensiju 3. līmenis attīstītos kapitāla pieauguma nodoklis, ir jādomā vai nu samazinājums vai atsāc, jo citādi viņš nebūs. Rokpaņkungs. Jā, te piemin to Norvēģijas piemēru bieži. Tas tā kā kaimiņam ir suns, kurš māk daudz foršus trikus. No tā vien, ka tu nopirks tādas pašas šķirnes suni, viņš uzreiz trikus nemācēs. Viss, tas, par ko mēs runājam, tas ir uzvedības maiņa. Tie ir pakāpeniski soli pa solim procesi. Tas pa politiķiem arī? Tā ir skaitā. Un tas, kas ir paveikts, nodokļu reforma, laba, mēs atvieglojām procesus, bet kompromisi tika veikti un nākošā sasaukumā būs kārtējo reizi jāķerās lielai revīzijai, ko darīt ar nodokļiem, un kapitāla pieauguma nodoklis absolūti kritika vietā. Tas pats nepieskarāmies mazajam regulējumam, nekustamā īpašuma nodoklis joprojām būtu tā kā jāpārskata, tā kā tās ir tās lietas, kas nodokļiem attiecās. Par atklātību un uzticēšanos valstī. Tas patiesībā šajā saimā ir izdarīts, nākošajā saimā būs jākontrolē, kāds tiek ieviests jaunais iepirkuma likums par pilnīgu atklātību. Tur, Domburkungs, jums būs jānāk talkā, tad, kad tā atklātība būs kādam no malas arī. Darba grupās, jā? Nē. Ekrānā, zilajā ekrānā. Labi. Esiet droši, es tur būšu. Tā kā tas par to. Jā, strādāsim. Īsā versijā. Es tikai īsā versijā, ka valsts ieņēmuma dienestam varbūt uzlikt to slaidu par uzticamību valsts ieņēmuma dienestam. Nē. Labi, viss atcerās, ka ir Nē, jūs mājās aiziet. Nē, valsts ieņēmuma dienests ir liela ietekme uz to, kā sabiedrība uztver, kāda sabiedrības morāla par nodokļu maksāšanu. Un valsts ieņēmuma dienesta loma nav PR stāsts. Tas ir pirmkārt ar uzņēmējiem sarunas, saprašana, iedzīvotājiem vienkārši iztulkot, kas man ir īsti jādara. Norvēģijā super labs piemērs. Ir grūti iztulkot tos nenormālos likuma režģus. Es nevaru izlasīt iedzīvotāju ienākumu nodokli. Priekšvēlēšana programmās Baiba Šmita Roķe sagaida, ka nebūs tādi režģi. Nē, es visu laiku, jebkurai politiskai partijai saku, iedzīvotāju ienākumu nodokļu likumu lūdzu vienkārši no nulles uzrakstīt. Arī Aivai Vīksnai tagad izmantojot katru reizi. Bet pats galvenais. Šeit ir
sabiedrība uzticās valstī, ja redz nodokļu tēriņus. Valsts ieņēmuma dienests, kad bija lielā reforma, mēs nācām, rādījām arī mūsu izdevumu sadaļu. Valsts ieņēmuma dienests, man liekas, ir tāds uzskatāmākais piemērs, ka valsts pārvalde var mazināties un var mazināt arī budžetu. 23 miljoni naudas netiek tērēti vairāk valsts ieņēmuma dienesta vajadzībām, jo mēs samazinājām to budžetu 2 gadu laikā. Bet es gribu pateikt, gan Igaunijā, gan Lietuvā budžeti valsts ieņēmuma dienestiem ir pieauguši, jo piemēram Igaunijā pilnīgi noteikti valsts nodokļu ieņēmumi tiek uzskatīti par valsts drošības jautājumu. Un šeit mums jau tagad ir par 11% zemākas algas gan kā Lietuvā, gan Igaunijā. Mēs esam uz riska robežas. Tā kā mēs mazinām izdevumus, tādējādi mēs samazinām darbinieku skaitu par 600 2 gadu laikā. Pašreklāmu atstājam. Nē, es neesmu politiķis. Ja mēs mazinām, pēc tam paprasam 47 miljonos atlaišanas pabalstus. Tos neiebudžetējam. Nediskutējam par šito mēs nepaspējām atlaist. Jā, mēs nepaspējām. 400 cilvēku atlaist. Nevarējām iebudžetēt uz nākamo gadu. Redziet, ir medaļai 2 puses. Uzņēmējiem pēdējais vārds. Teikums sākas, es sagaidu, iedodiet tālākām ceļa mērotājiem. Es sagaidu, ka vienā labā priekšvēlēšana programmā ir jābūt atbildēju uz jautājumu. Nē, man īstenībā gribētos redzēt, kā politiķi atbild par to, ko viņi ir apsolījuši. Tas ir vienkārši. Uzņēmējs izdara kļūdu, viņš dabū pa biksēm, viņš maksā, viņam tur konfiscē mantu, vēl kaut ko, sola, un kas viņu atlaiž, iedod pabalstu viņam 3 mēnešus priekšā, un paldies, ej uz nākamo ministriju, vai ne? Negluži tā, ka es gribētu asins redzēt, bet es gribētu to ne tikai politisko atbildību redzēt. Tas būtu izcili. Paldies! Pilnīgi piekrītu, ka ir jāprot runāt vienā valodā, un man liekas, ka logiski ir, ka viena valoda, kas mūs visus apvieno, ir digitalizācija un dati. Jau tagad valstī ir pieejami milzīgs apjoms ar to, bet ir tāda sajūta, ka tie netiek interpretēti vai izmantoti nepieciešamajiem mērķiem. Un arī Vīksnes kundze minēja par maziem soļiem. Es pilnībā piekrītu, ka arī mūsu kaut kādas idejas par to pašu leasinga auto, tas nekad nebūs augstākajā prioritāšu lokā, jo ministrijā arī ir citi izaicinājumi. Bet tajā pašā laikā, pa to gadu, kad mēs diskutējām, valsts budžets pēc mūsu aplēsēm ir pazaudējis kaut kur 12 līdz 14 miljoniem eiro nodokļu maksājumos. Par to jūs atsevišķi aprēķinu saskaņojat? Ja lēmumi tiek pieņemti ātri un balstīti uz datiem, tad mēs arī nepazaudētu tās visas iespējas. Jā, 2 lietas par nodokļu morāli. Tas ir tas pats, kas birokrātija lielā mērā. Mēs skatāmies uz birokrātiju, mums nodokļu morāli krītās. Būvniecības jomā ir ļoti daudz izdarīts tieši regulējuma jomā, bet problēma saglabājās joprojām lietās, kas tiek prasītas caur līgumiem, publiskie pasūtītāji līgumos. Tos labos darbus, kas ir izdarīti regulējuma jomā, saliek ar uzviju atpakaļ un prasa no uzņēmējiem tur tādus zilus brīnumus, ka maz neliekās. Tad atkal caur publisko pasūtītāju šī nauda atkal tiek tērēta, lai gan regulējumā mēs to vairs neredzam. Viena lieta, un otra lieta nozares kā būvniecība un citas, kur ir šī lielā segmentācija starp lieliem un maziem uzņēmējiem. Ja mēs turpināsim atalgot kā konkurētspēju veicinošu faktoru zemāko cenu, kas man mudina nemaksāt kaut kādus nodokļus, nekompensēsim to godīgiem nodokļu maksātājiem ar citiem kritērijiem iepirkumos, mēs nevaram sagaidīt citus rezultātus, jo nemaksāšana sanāk izdevīga un mēs viņu pieprasam. Paldies, Jānzem kungs. Par cik mēs šoreiz kopā ar politikas veidotājiem topošajiem iespējams, tad uzņēmēju un mans personīgs tāds novēlējums pāriet no cīņas ar sekām uz darbu ar cēloņiem. Ja, mēs pieredzam nepārtraukti šādas cīņas ar sekām rezultātus, kas ir negatīvi, jau pieminētais elektronisko cigarešu, tur aromātiskās versijas aizliegums. Ja, bet tirniecības nozarē tādu piemēru ir ārkārtīgi daudz, un kas ir bēdīgākais, tad tas aizvien turpinās šobrīd, ja, ar plānu drukātās preses izdevumu popularizēšanai, ar likumu likt tirdzniecības uzņēmumiem viņus tagad tirgot obligāti. Ja,
tas ir absurds, un tā ir cīņa ar sekām. Tas nav darbs ar cēloņiem. Un ja šī pieeja mainīsies, tad ļoti daudz kas uzlabosies attiecībā uz likumu kvalitāti, uz valsts pārvaldes. Paldies. Saukskungs, mums paliek minūti. Pēc gada, ja tiekamies, paņemat mikrofonu, pēc gada, ja tiekamies, kā mums būs jāvērtē, ko tie politiķi uz vēlēšanām solīja un pēc tam pirmajā gadā mēģināja darīt tie, kurus ievēlēja? Es varbūt par tiem, atbildot uz to, ko tu saki, prasīja par tiem cēloņiem. Man ļoti patīk, Janzemkungs, jūs komentārs. Man šodien 900 sekundēs žurnālisti prasīja, vai ir iespējams izrāviens ēnu ekonomikas mazināšanā, un es tā pozitīvi teicu, jā, ir, bet ar vienu nosacījumu. Redziet, ēnu ekonomika ir ārkārtīgi komplicēta lieta. Tur prasās sadarbība, tur prasās virsvadība. To nevar koordinēt no Finanšu ministrijas vai kāds cits departaments. Tas ir daudz sarežģītāks, un es vairāk cerēšu, ka mēs nākošgad vai aiznākošgad vai vēl kaut kad redzēsim to izrāvienu, ja piepildīsies viena lieta, un te par tiem cēloņiem, tas, ko Liepiņas kundze teica. Tad, kad politiķi iemācīsies labāk sadarboties ar valsts pārvaldi, tad tās mazās lietas, kuras mēs nevaram izdarīt, un tur ir ļoti daudz viņas, tādas ļoti vienkārši šķietam lietas ar gadiem velkās, te bija daudz sarežģītas lietas. Ja mēs iemācīsimies mazās lietas risināt ātrāk, normāli, tad mēs varam kaut kad cerēt, ka to ēnu ekonomiku arī varēsim mazināt patreiz. Tāda cerība īsti, diemžēl, nav. Amen. Tiksimies pēc 15. Saeimas vēlēšanām, visticamāk, Saukskunga pētījumā pēc gada. Paldies visiem par dalību un uzmanību un skatīšanos. Visu labu!